Nu, ko visiem ilggaidītā epizode, 4. epizode Cilvēks aiz vārdu podkāstā. Šodienas viesis Rinalds Onskuls. Rinalds, patiešām liels paldies, ka atnāci. Te, kad uzsākām podkāstu, ilgi domājām par pirmiem viesiem. Un viens no pirmiem vārdiem, kas mums iešāvās, bija tieši tu, Rinalds. Un 4. epizode ir šeit. Prieks tevi redzēt, Rinalds. Tie, kas varbūt nemācās Ogresolas ģimnāzijā vai nav mācījušies šajā skolā vai nemācās tieši pie tevi priekšmetos, pastāsti, ko tu dari ikdienā? Jā, tātad sveiki visiem. Pirmām kārtām jau liels prieks, ka iedomājaties par mani, pat pagodinājums, ka arī pavecākus cilvēkus autoritārās pozīcijās arī uzaicināt. Šeit parunāties, pastāstīt par sevi, bet jā, par sevi, ko es tādu varētu teikt, ka es, pamat nodarbošanās ir Ogresolas ģimnāzijā, pasniedzu sociālās zinātnes, 12. klasēm padziļināto kursu, tajā skaitā arī filozofiju, kas varbūt, tāds salīdzinoši ekskluzīvs ir mūsu skolai, un arī izaugsmes domāšanu 10. Tālūk, tas tā īsumā varbūt par izglītības sfēru. Jā, te, kad uzrunā skolotājs, parasti uzrunā ar vārds uzvārds vai skolotājs, bet par tevi es teiktu vairāk varbūt tāds tur kaut kāds mentors vai varbūt pat coach, pasniedzējs. Man patīk šis vārds pasniedzējs. Pastāsti varbūt, kā tu nonāci līdz šim procesam, kad tu esi skolotājs, pasniedzējs. Jā, jāsaka, process pirmām kārtām bija varbūt tāds negaidīts. Es kaut kādā ziņā uz to tiecos, tā neapzināti, bet galvenokārt jāsaka, ka tas bija uzaicinājums arī no skolas vadības. Ja es nemaldos, tas bija laikam 20, tas pēc Covida kādu gadiņu, 21. gada pavasaris, bija atbrīvojusies skolotāja vakance, un bija nepieciešams kāds, kas pasniegtu vēsturi sociālās zinības un sociālās zinātnes un vēsturi. Un es piekritu pamēģināt šo te izaicinājumu. Jo man bija arī labās attiecībās, draudzīgās ar skolas vadību. Es arī pats biju startējis olimpiādēs savulaik, un tāpēc es pieņemu, ka tas bija tas iemesls, kāpēc bija uzticība vispār man pauda. Un tad es aizvadīju savu pirmos tos 2 mēnešus, aprīli, maiju, kā skolotāja amatā, kas bija galvu reibinoši, neaprakstāmi, fiziski, mentāli grūti, bet es sapratu, ka es varētu mēģināt, arī gribētu pamēģināt veselu mācību gadu novadīt. Un tad pagāja vasara, un tad jau sākot no nākamā gada es jau pavisam nopietni, no nākamā mācību gada jau biju nofokusējies uz šo te, lomu, pienākumu, misiju, un tad joprojām bija grūti, izaicinoši, sarežģīti, bet es apzinājos, ka ar katru gadu tad palika aizvien labāk, es ceru arī citiem izglītojamajiem jauniešiem, skolēniem jēdzīgāk un arī interesantāk savā ziņā. Tas abstrakti. Tad tā nebija tāda ideja, uz ko tu varbūt visu dzīvi tiecies, ka tu tieši būsi pasniedzējs, un uzreiz tad, ja šis ir negaidīti, kāpēc tad tu piekriti būt par skolotāju? Jāsaka, tad varbūt arī briesmīgi daudz kaut kādi tur citi apstākļi. Blakus apstākļus varbūt teikt ir figurējuši, lai es tos tagad spētu tādā sagremojumā veidā izstāstīt. Bet, teiksim tā, man patikusi mācīšanās arī jau kopš no kaut kādas 9. klases vidusskolas posma. Izglītība pati par sevi, tad filozofijas studijās, es teiktu, es pēc vidusskolas pats sāku studēt filozofiju Latvijas universitātē, bakalaura studijas, un tad es teiktu, tur jau tāda korelācija, sakritība ir starp cilvēkiem, ka tie, kas, piemēram, izvēlas studēt tādu priekšmetu kā filozofiju, tur jau ir kaut kāda interese par pašizglītošanos un vispār zināšanām, gudrību kā tādu. Un
tas man kaut kā aizrāva. Mums arī tur bija dažādas idejas par izglītību, kas būtu jāmācās, kas būtu jāzina cilvēkiem, bet tas daudz kas no tā sabruka pēc tam, kad es, protams, nonācu skolā, bet tas nemazināja nekādā veidā entuziasmu. Un tad, kad saņēmu uzaicinājumu, jāsaka, viens varbūt no iedvesmas avotiem man bija draugs, skolas biedrs, cīņu biedrs, varētu teikt, dažādās nozīmēs. Kalvis Kalniņš, šautauts Kalmi, viņš šo skatās. Viņš savulaik arī, kāda varbūt zinās klausītāji, viņš fiziku pasniedz savu laiku arī Augursalas ģimnāzijā. Un viņš varbūt bija, arī man tāds piemērs, ka skolotājs var būt arī ar pozitīvu skatu uz dzīvi, tāds kāds ļoti tuvs pazīstams cilvēks, kas nav tikai persona tur izglītības iestādē. Jo līdz tam, man personīgā pieredze vismaz ģimnāzijā, arī Augursalas ģimnāzijā mācoties, bija tāda, ka tie jaunie skolotāji, viņi parādījās uz kaut kādu laiku, uz gadu, varbūt uz 2, kā tādi mītiski personāži, tad pazuda. Pēkšņi tur tikai kādām izredzētajām klasēm bija iespēja pie tiem pamācīties, un arī varbūt kāds bija tur gadu, 2 gadus, 3 gadus, un tad arī pazuda ar laiku. Un tāpēc es pat teiktu, ka man personīgi varbūt bija ļoti, ļoti minimāla pieredze, ka skolotājs var būt kaut kāds cilvēks, kas ir, es nezinu, zem 30 gadiem, vai varbūt, zem 40 varbūt nav tik rēta, bet cilvēks 20 gados vai universitātē, kas mācās vai tikko pabeidzis universitāti. Un tāpēc, tas bija tā kaut kā neierasti, bet tas draugs Kalvs bija tas, kurš tā kā parādīja, kā tas izskatās no privātās dzīves puses. Un pozitīvi, Kas ir tā doma, kad viņš tev ir cīņas biedrs? Cīņas biedrs, ka viss kaut kas kopā pārdzīvots ir sākot no personīgām, tur ģimenes lietām, pārdzīvojumiem, no mācību lietām, tur darbu meklējumiem. Mēs tā kā visu laiku viens otram blakus pie pleca esam, un līdz pat ekskursijām, un paši sapratīsiet viņā. Jā. Rinaldi, vai tev ir kaut kāds skolotājs, profesors, pasniedzējs, uz kuru tu tā kā skaties un centies varbūt līdzināties, kurš tavās acīs ir tā kā tāds paraugs un izcils pasniedzējs? Jā, šeit nāk prātā ļoti daudz un dažādi vārdi, gan ģimnāzijā, gan ārpus ģimnāzijas, gan arī tikpat labi. Basketbola treneris, basketbolā trenējos vēl nogrēju savā laikā. Un tie vārdi ir tik ļoti daudz, ka es arī, ja es te sāktu saukt, es vienkārši nebeigtu. Un es gribētu teikt, ka nav tāda kaut kāda viena konkrēta ideāla, bet esmu centies iedvesmoties no visiem mentoriem, pasniedzējiem, skolotājiem, pedagogiem, ko esmu savā dzīvē saticis. Protams, no katra kaut kādu daļiņu paņem, bet esmu izbaudījis tās laiku, lekcijas, treniņus, studijas pie katra individuāli. Un es teiktu, ka man, varbūt es pat teiktu tā, ka man nav bijis tāds skolotājs, no kuras kaut ko neiegūtu, vai kurš man būtu atstājis kaut kādas sliktas emocijas, vai tādu rūgtu pieredzi. Par profesoru tādu Michaelu Surgu, man liekas, viņu sauc, vai kaut kas tāds esi dzirdējis? Viņš no ASV? Viņš, man liekas, ir ASV, es tagad nepateikšu, kurā universitātē. It kā kaut kas pazīst, bet nē, man šķiet viņš gan ir aizsaulē. Man ieinteresēja filozofija arī pašam, un tāpēc man ir ļoti interesanti tieši ar tevi runāt, un tik ļoti es gribēju šo epizodi. Un viņš ir tāds filozofijas vēstures pasniedzējs, viņam ir YouTube lekcijas, viņš ir ielicis diezgan pasenas. Tāds baigi jaudīgs. Man viņš runā angliski, es uztrenēju šo angļu valodu, jo viņš runā patiešām diezgan sarežģītā filozofiskā valodā. Otrs ir tas, ka viņš tādus nozīmīgākos notikumus, filozofus tā kā paskaidro grāmatas. Viņš, piemēram, arī grāmatas mums būs tēma, par ko es gribu parunāt, par Platona valsti. Viņš, piemēram, pirmo lapas pusi, man liekas, kādas 30 minūtes izstudēja, un viņš tā kā paskaidroja šiem klausītājiem. Tas tā man vienkārši nāca prātā, bet Rinaldi, par skolotāju darbu, runājam par profesoriem, tur es pieminēju pasniedzējiem. Kur tu redzi sevi pēc 10 gadiem?
Jā, man ir bijusi jau šāda saruna arī skolā, darba jautājumu attiecībā. Bet jā, kā esmu minējis, ka man vienmēr tā frāzīte bija, turpmākos 3 gadus noteikti, pēc tam es nezinu, kas notiks, bet tā ir tāda ļoti, ļoti, ļoti steigtu, es to frāzi saku bez tāda kaut kāda konkrēta svara vai apdomāšanas, jo labi, izmetīšu to frāzi, ka mūsdienās saka, ka cilvēkam ir 7 gadi jāpavada profesijā, tad jau skaitās, ka viņš ir iesīkstējis vai iesonojis tajā profesijā, tad jādodās jāmeklē kaut kas cits, bet es to uzturu kā tādu mītu varbūt. Tev tas aizņem līdz vasarai, ne? Kad tu minēji, ka 1. gads labi jāuzsāps. Jo, teiksim, tā es arī, arī varbūt var atsaukties kādiem stoicisma, eksistenciālisma filozofijas domu graudiem, bet, teiksim tā, ka es vienkārši domāju par šo gadu, par šo mācību gadu, to veiksmīgi, manuprāt, veiksmīgi aizvedu vai izdzīvoju vismaz, un tad, un pēc tam, kad gads ir beidzies, tad gaidu nākamo, un domāju, kad redzēs, kas tālāk būs, bet tādā ziņā, un kāpēc es tā daru, jo, es nezinu, man reizēm dzīvē sanāk tā, ka es varu visu kaut ko ieplānot, un dzīve bieži vien sagriežās, un arī es tikpat labi pieļauju, ka cenšos katru šo te mācību gadu izbaudīt, kā, domās, ka varbūt pārāk neieslīg kaut kādā komfortā, ierastās sliedēs, ar domu, ka tas, kaut kas var atgadīties, visādās, pilnīgi visādās, neobligāti negatīvās nozīmēs, ka varbūt pēdējais, bet tikpat labi es pieņemu domu, ka es varbūt tajā skolotāja amatā esmu bez mazā jau parakstījies uz visu dzīvi. Es to, pagaidām, nezinu, nav nejausmas, kā var gadīties, jo bieži vien esmu arī sastapies ar cilvēkiem, kas teikuši, ka tur plāno, arī citi skolotāji, man liekas, mēs ģimnāzijā minējuši, domāju, kad nāc pastrādās, tāpēc universitāte, prakse, tad ir, labi, 2-3 gadiņus, sanāk 5 gadiņu, un tad attopās jau, kad pensija jau tuvojās, un tāpēc tā, es ar to kaut kā negatīvu, jo man, es jūtos patīkami, komfortabli, un, tas, protams, nav svarīgākais, lai es jūtos tur komfortabli, tas svarīgi ir, kāds jauniešiem no tā ieguvums ir un izglītojumiem, bet es teiktu, ka es esmu gatavs jebkādām krasām pārmaiņām, taču tajā pašā laikā es arī pagaidām nebēdājos ar ideju, tā kā man, kad esmu gatavs pat nesamierināties, bet pieņemt, ka gadījumā es tā arī nekur citur vairs netieku. Tātad tev tā filozofija būtu, ka tu dzīvo mirklī. Jā, mirklī, un lai kāds tas būtu. Jā. Bet tev šo darbu piedāvāja negaidīti, un, ja līdz šim tev ir bijis kaut kāds, varbūt, sapņu darbs vai darbs, kas tev likās, kad es patiešām tas būšu un uz to tiekšos, un vai tev šīs, varbūt, domas ir mainījušās, un varbūt tev ir vēl cits darbs, šis sapņu darbs, kaut kā tu dzīvo šajā mirklī, kad tu esi skolotājs, galvenais tev ir iemācīt skolēnus darbs, bet vai tev ir kaut kādas, tur bijušas domas vai novirzes, uz ko tu caur dzīvē esi tā kā varbūt tiecies? Galvenokārt, es nezinu, nebija tādas konkrētas profesijas, man nebija nejausmas jau to pašu filozofiju, kad es aizgāju studēt, tas man vienmēr bija kā tāda, kā hobijs jau kopš 9. klases, lasīt grāmatas, interesēties par tekstiem, pašam kaut ko mēģināt rakstīt, tur esejas, citas lietas. Bet filozofija vienmēr bija kā tāds, kā alternatīva, kā hobijs, rezerves variants, un tikai 12. klasē es arī domāju, ko es pārēju studēt, kaut kādas eksaktās zinātnes, tur ekonomiku vai kaut ko citu. Un tad beigās atskārtu, ka tomēr filozofija ir tas, kas mani saista un kas vēlos, pirmkārt izstudēt to, kas man patīk, kas man liekas svarīgs, būtisks, jo alternatīvas bija varbūt ekonomiku iet studēt vai kaut kādas inženieru zinātnes, arī dabas zinību novirzienu ģimnāzijā absolvēju, bet tajā noslēgumā filozofijas studijas bija tās, ka es nebūtu ne pret ko iemainījis un kuras man patīk, liekas svarīgas, un tajā pašā laikā es apzinājos, ka tā profesija, filozofs nav tāda kā, labi, ir cilvēki, kas ir izveidojuši šādu profesiju, bet
es tā kā jau stājoties studijās, es apzinājos, ka jābūt atvērtam dažādām iespējām un gatavam mācīties apgūt kaut ko citu. Man patika gan radošais, man patika teksti, gan arī domāt. Un es īstenībā teiktu, ka tas nevienmēr man asociēs ar skolotāju darbu, bet es teiktu, ka īstenībā tas ir tas, kur es jūtos kā savā vietā, varbūt tā teikt, un ka tur īstenībā piepildās viss tas, ko es vēlos darīt. Jo es arī līdz studiju laikā biju paspējis dažādus monotonus darbus padarīt vienveidīgus, tādus tehniskus, gan saistītus ar klientu apkalpošanu, un beigās tā pieredze arī ir tā, kas man īstenībā bieži vien var dzirdēt sūdzēšanos par skolotāju darbu, ka tur ir grūti, vai tur daudz darba, vai tur jācīnās tur ar jauniešiem, bet īstenībā šis darbs ir tas, kur es atrodu to, ka nav vienveidība, katru dienu kaut kas cits, ir dinamika, ir forši cilvēki, un es teiktu, ka arī jūs skolēni jaunieši esat tie cilvēki, uz kuriem kaut kā ir vieglāk paļauties, var uzticēties, un es redzu, kāds varbūt to saukt arī par tādu kā naivumu, taču es teiktu, ka tā ir kaut kāda, tas arī, tā jauki runājot, tāda kaut kāda tīrība, nesamaitātība, ka jūs esat pilni ar entuziasmu, pilni ar idejām, gatavi darīt, un ka, protams, es teiktu, ka es arī varbūt līdzīgi tā domāju, tad dzīvē sanāk saskarties ar visādiem pārdzīvojumiem, bet tas, kas man patīk, joprojām sēst, es uzskatu, ka ir vajadzīgs tas maksimālisms un gatavi īstenot, radīt idejas un, kas ir pilnīgi pretēji ieslīgšanai, kādā rutīnā, komfortā, iesūnošanai. Jā. Tas ir tas, kas man patīk skolas vidē arī. Jā. Runājot par skolēniem, kā tu nonāci pie šīs patikas, pie šī, tu teici, ka tas tev bija tāds hobijs, ka tev patiešām patīk filozofija, jo arī teikšu tā, starp vienaldžiem man ļoti patīk filozofija, un praktiski ar ko es esmu runājis, sastapies, viens no vienīgajiem es noteikti esmu, un daudz tur uzskata, ka tas ir grūts, neinteresants, tur tās pārdomas ir bezjēdzīgas. Kā varbūt iedrošināt skolēnus pamācīties filozofiju, varbūt iepatiksies, un kā tu nonāci līdz tam punktam, kad tu saprati, jā, man patiešām filozofija ļoti, ļoti patīk? Jā. Jāsaka, ka es laikam jutos līdzīgi arī, ka man, protams, bija daudz interesanti, izglītoti draugi skolā, bet tā, izteikti par filozofiju, man laikam nebija ar ko parunāties tā īsti. Un tad par to skolānu ieinteresēšanu, kaut kāds tas svarīgāk, kas vispār, man liekas, tagad pedagoģi, vismaz kaut kādā mūsdienīgi, es to nosauku par mūsdienīgo pedagoģi ir, ka tā interese, man liekas, bija skaists teiciens, es tagad, tas vai tik nebija kaut kāds Konrāds Pauls Līsmans vai Paulo Freire, tie tādi pedagoģijas filozofi, viens no viņiem bija kaut kad nesen skatījos, kurš, man šķiet, es nemaldos, bija tas, kurš deva tādu atziņu ideju, ka skolotājiem uz skolāni jāskatās nevis kā kaut kādam tur traukam, kurš jāpiepilda ar zināšanām, tur ar ūdeni, ka tu smēli zināšanas un tur līdz ir pāri galvai, bet ka skolēniem vai tā kā izglītojumiem drīzāk jāskatās kā uz svecēm vai liesmām, kuras ir jāizdedzina un kuri tad paši deg un virmu un sprakšķi un tā kā no sava entuziasma, un tāpēc tur tā lieta, ka es ar to ieinteresēšanu man nekad nav bijušas tādas ambīcijas, es nekad nepretendēju to, kas var ieinteresēt kādu, jo intereses tas ir ļoti, ļoti daudz arī no paša cilvēka atkarīgs, protams, arī no manis, kā no cilvēka, kurš kaut ko pasniedz, ir ļoti dažādi veidi, kā var pasniegt mācību priekšmetu. Un es nepretendēju to, ka es varu ieinteresēt, bet ka vismaz mēģināt dot kaut kādus līdzekļus, ja pēkšņi uzrodās skolām tā vēlme, tad lai tā nepazustu. Un arī es mēģinātu kaut ko varmācīgi tā kā grūzi. Tāpēc arī filozofijā pirmajā stundā man ir tas uzdevums, kas aicina pierakstīt kaut kādas pārdomas, un tad es uzrakstu 3 ieteicamās literatūras vienības, un es saku, dariet, kā jūs vēlaties lasiet, un ir bijuši ļoti interesants sarunas ar tiem jauniešiem, kas jau kāds ir jau varbūt izlasījis, un tad viņam iesaka kaut ko citu. Kāds varbūt pēc nedēļas prasa, kā tur dabūt to un to grāmatu, tad es palīdzu, piemēram, atrast vai bibliotekā paņemt, vai tur lejupielādēt tur e-grāmatu no interneta. Kāds varbūt tur pēc mācību gada tikai atnāk un pasaka, jā,
grāmata tur man baigi nesaistīja, bet es novērtēju to, ka tu ieteici kaut ko lasīt. Un tad es domāju, ka tas arī ir tas, tas, protams, ir tāds maigs kaut kādā ziņā, vai ne? Tas ir vienkārši iedod un tad netraucē. Tas vienmēr panāk kaut kādus efektīvus rezultātus, ka tur jaunietis pieķerās tur tai tēmai, bet es domāju, es vienkārši, īstenībā tā varētu kaut kādā esmu nosaukt, ka varbūt, tā nav varbūt tā pievilcīgākā esma, bet tā ir tāda, labi, esma ir tāda viltīga pieskaņa, bet es atstāju, kaut kādu tā kā dāvaniņu, tā kā literatūru, un tad, kas negrib, neņem, jā, viss ok, visi esam aizņemti, katram ir savas intereses. Arī man ir universitātē tā, kas ir interesē daudz un dažādi priekšmeti, bet es saprotu, ka es nespēju apgūt visus pilnvērtīgi, un tad tāpēc, tas ir, tur, daudz faktoru spēlē, un varbūt kādreiz nodara kaut kas, ir tās tā kā klikšķis jaunietim, un reizēm aiziet tā literatūra, un es zinu, ka esmu kaut ko iedevis par to, ko viņš pats ir domājis, nevis, ka mēs esam stundā. Tikai pārunāšana, kas dod tikai to, kas ir mācību viela paredzēts, un tur mācību standartā tā tālāk. Jā. Bet tieši tev atslēga filozofijai bija, tur, piemēram, skolā labs skolotājs, vai pats paņēma un atklāja šo hobiju? Nē, skolotāja, protams, bija vislabākā, kas mums mācīja. Viņa arī pašlaik, vairs nemāca, bet skolā. Uzturās, darbojās. Daudz saka, ka tieši tā atslēga vienmēr, kad tur, piemēram, ja nākotnē kāds kļūst tur, piemēram, dakteri, tad atslēga bija skolā, ka viņam bija izcils tur ķīmijas, bioloģijas skolotājs, kas viņu tā kā ievilka tajā visā. Tas ir viens no variantiem, jā, bet man personīgi es teiktu, ka man tās bija grāmatas, un tas, tomēr bija vairāk jo man tā interese jau izveidojās, teiksim, pirms skolas, jo es atceros, man grāmatas vienmēr bija paticis lasīt, tur gadījās tā, ka tur vecāki tur spieda lasīt kaut kādās mazākajās klasītēs, tad ar laiku kaut kā paveikt, es nezinu, tas, protams, vecāku spiediens kaut kāds, tad kā pašam savu interese bija, un tad laiks aizgāja, es vienkārši, tos vasaras obligātos literatūras sarakstus, tā kā pilnībā lasīju visu, kas iespējams. Tad parādījās kaut kādā, es atceros, 5. 6. klasē, varbūt 7. jau 8. varbūt netika piemērota, bet arī man vismaz tētis ieteica arī kaut kādas padomju klasikas, kas vienkārši glabājas gan arī katrā otrajā grāmatā plauktā. Tur Konans Doils, Sherloks Holmes, Žils Verns, piemēram, tur Noslēpuma sala vispār man liekas joprojām mīļākā grāmata, kas ir gan zinātniskā fantastika. Un teiksim, tādas klasikas meistardarbs, arī tur detektīva pārsvarā zinātniskā fantastika, bet es teiktu, tas varbūt tāds klasisks puiši, arī kāpēc ne meitenēm, veids, kā ieiet literatūru, ko es esmu dzirdējis, kā daudzi rakstnieki vai arī kaut kādi domātāji ir saskārušies ar to, un tad savukārt 9. klasē man, protams, vecstāvs vēl ieteica interesantu literatūru. Es atceros, kādā 6. klasē, man liekas, lasīju Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari, bija Robins Šarma vai Roberts? Es esmu dzirdējis par grāmatu, es gan nezinu. Jā. Un tas bija, man likās, man liekas, noteikti tas bija par mazu tam vecumam, bet man likās, forši. Tur arī kaut kāds nosaukums tik skaļš tāds. Jā, tas nosaukums jau gandrīz, kāpēc kāds pārdot savu Ferrari un tur kļūtu par mūku, bet tur arī, kaut kā tā viltīgi tādi, budisma pamati nedaudz bija iepīti, un tas arī par to laiku. Es teiktu, ka budismas arī ir kaut kāda stoicisma. Tas, protams, ir divas ļoti atšķirīgas tradīcijas, katra savā pasaules galā. Veidojusies atšķirīgos laikmetos, labi nosacīti, jā, tur pat pārklājas, man liekas, vienā brīdī. Bet, tad es lasīju, man likās, un tad viss tā mierīgi aprakstīts, ka tev nav jātiec pēc kaut kādas bagātības, ka tev jākoncentrēs sevi, savu, labsajūtu, tur kaut kāda ideja par meditāciju, par mieru, un tas, man liekas, kaut kā varbūt arī, es nezinu, vai sakritība vai kaut kā, tā arī, var strīdēties, vai vienkārši tas bija tas, kas man bija vajadzīgs atrast, vai arī tā grāmata tiešām bija tik spēcīga, ka man iedvesmo. Un tā autora gan neko vairāk neesmu lasījis, bet tas vispār lika aizdomāties, un tad es atceros tikai kādā 9. klasē, es jau vienkārši gāju uz Zvaigznes ABC grāmatnīcu, skatījos, kādas grāmatas tur bija pa 1 latu, pa 2 latiem, un tur vienkārši trāpījās arī filozofijas grāmatas visādas sērijas, un tad es sāku lasīt, un es atceros, man liekas, 9. klasē Jāņos, draugi jau bija aizmiguši, un es kaut kādās 4 vai 5 no rīta pie
pārpildīta galda ar visādām tukšām tarām. Nu, sāku lasīt ar tādu pirmo, man liekas, tas bija tāds klišejisks, simbolisks moments, bet es kaut kā sāku lasīt. Lielāko daļu nesapratu, bet man liekas, šitā ir tā lieta, tas man fascinē, es gribu saprast. Un tad es atceros, vēl gāju 9. klasē, bet tam pēc kaut kādas dažas dienas vēlāk bija pieteikšanās ģimnāzijā uz vidusskolu. Un tad man direktora tā laika arī Aina Bērts prasīja, vai ir kaut kādi jautājumi, vai kas, un tas interesēs ar papildu nodarbības filozofiju. Viņa pasmējās, nē, tas jau tik ļoti specifiski ir, ka ka diemžēl tur mācības stundas būs, bet ne jau tur pulciņš vai kaut kas tāds. Un tad es nenojautu, ka kaut kādas 10, 13 gadus vēlāk, tad es būtībā bezmazliet bīdīšu šajā vietā, filozofijas papildu nodarbības. Un tas arī viens no tādiem kaut kādiem pagriezieniem bija. Bet man ļoti patika skolā, bet teiktu, ar skolu nepietiktu, jo es galvenokārt vienkārši pats mājās lasīju, meklēju, skatījos. Protams, ļoti daudz nesapratu, es ļoti daudz skrēju cauri. Es tagad atceros, man liekas, vienkārši haotiski to visu lasīju. Un man bija kaut kāda brīsmīga uzskata. Es arī skatījos tur uz kaut ko baigi kritiski uz kaut kādiem labiem filozofijas autoriem. Izteicos, jo es vienkārši līdz galam nesapratu to domu. Tikai pēc gadiem es atskārtu kādas tur muļķības esmu reizēm rakstījis vai teicis, bet tas bija galvenokārt caur grāmatām. Un tad bija filozofija bija tā primāra, bet arī vienmēr zinātniskā fantastika, kaut kādas biogrāfijas vēsture. Vēsture ļoti spēcīgi aizrāva tajā laikā. Un tad, ar filozofiju pēc tam kaut kā neglābim arī tās dabas zinātnes bija tās, kas iepinās pa vidu, un literatūra, un, jā. Es teiktu, ka vienkārši grāmatas man ierāva, un tad tā filozofija, es nezinu, vai es atrada kaut kādā nocenoto grāmatu kaudzītē, vai tā atrada mani, kaut kā grūti par to es nemācējuši precizēt, bet vienkārši tā atceros kaut kādus dažus tos momentus dzīvē, tos pavērsienus, pagriezienus. Kas tavuprāt būtu šī atslēga jauniešiem sākt lasīt grāmatas, jo tā ir ļoti šausmīga tendence, kad neviens nelasa. Tā patiešām ir. Nē, protams, ir skolēni, kas lasa. Es pats esmu priecīgs par sevi, kad es sācu un diezgan daudz lasu arī. Tas ir ļoti svarīgi un, protams, visi skolotāji, visi zina, ka tas ir svarīgi, visi par to runā, bet tāpat nelasa, kāds būtu tavs ieteikums ieiet šajā ritmā, kad katru dienu vismaz 10-20 lapas puses palasi, atrod varbūt šīs labās grāmatas, kas tevi aizrauj, vai kā iesākt šo grāmatu lasīšanu? Jā, šis ir, es nezinu, man liekas, kāds mūsu laikmeta vai vispār tāds milzīgais jautājums, kura man nav konkrēts atbildes. Bet, labi, kā tu minēji, ieinteresēt, jo man ir viens tāds uzskats, ka, grāmatās ir, grāmatu var pilnīgi jebkuram atrast, vienalga, katram interesē kaut kāda, kā mēs filmas taču skatāmies, seriālus skatāmies, kaut kādu televīzijas tur saturu, man liekas, katrs patērē, gan jau, diezgan, gandrīz katrs, gan jau ir, izņemot kaut kādi izņēmumi. Bet tur tā lieta, ka literatūrā, grāmatās, ja tā ir zinātniska, vai tur ir vairāk fantastiska, vai fikcija, nefikcija. Katrs var sev atrast kaut ko, vienīgi man šķiet, ka nav tās vēlmes meklēt, vai varbūt ir slinkums kaut kāds meklēt, jo tajā brīdī, kad tu sāc lasīt kaut ko, kas tev aizrauj, interesē, tas laiks pazūd, tu tā kā neskaties, cik tu lapas patērēt, neskaties, cik ir pulkstens, tā kā vai ārā ir tumšs vai gaišs. Vai jau nakts kaut kāda aizgājusi. Es arī esmu daudz draugi ir pazīstami tādi, kas ir tur grāmatu tārpi. Daži pat ir apsēsti ar grāmatām. Un es teiktu, ka, bet es nezinu, kāds ir tas noslēpums, kā iet. Jo cilvēkam it kā tu vari iedod, bet vai viņš ir aizņemts, vai viņam, jo... Daudz saka sociālais. Jā, bet... Tā uzmanība ir īpaši kaut kāds, tagad pastāst TikToks minūti, maksimums minūti, un ja ir arī videoklips, kurš ir minūti nenoskatīsies, tā uzmanības trūkums sācies. Es teiktu, ka varbūt tā ir tā atslēga, bet man ar to grāmatu lasīšanu es gribēju pateikt, man varbūt nesākās tā, kad, piemēram, tev bija, kad tu lasīji grāmatas un tad iepatikās filozofija, man bija tā, kad man ļoti, kaut kā 9. 8. klasē man ļoti iepatikās vēsture. Ļoti, tā, kad es atnācu pēc skolas mājās un līdz 12. vienkārši mācījos vēsturi. Un
arī praktiski tad es vispār nelasīju. Es dzīvē nezinu, līdz 9. un 8. klasē, man liekas, biju izlasījis kaut kāds 10 grāmatas, 12. Nu, ļoti kritiska situācija. Un man ar vēsture atvēra tā kā pilnīgi citu pasauli. Man iepatikās tur politika ļoti, man iepatikās filozofija, man iepatikās uzņēmēja darbība. Es sāku arī izstudēt ekonomikas, tur komanda ekonomika, kapitālisms, sociālisms, visu šo. Man tā kā pilnīgi cita personība es izveidojos, un tad ar vēsturi, protams, cieši sasaistās filozofija, un tad es nonācu līdz filozofijai, kas ir 10. klase. Man ļoti iepatikās filozofija, un tad es sāku interesēties jau par rakstniekiem, par autoriem, un es sapratu, ka man ir jāpamēģina kaut kādas grāmatas, un es paņēmu arī tādu man mīļāko grāmatu, kas man patiešām tā kā šo klikšķi iedeva, kad es sāku daudz lasīt grāmatas, bet man tieši pēc tam, kad es dabūju šīs intereses, piemēram, tur vēsture, filozofija, un tad sāku lasīt grāmatas tieši par to, un es teiktu, ka tā varbūt ir tā atslēga jauniešiem, kad atrodat intereses, kas jums patiešām interesē, un tad varbūt pamēģināt tur sākt lasīt kaut ko ap to, un es teiktu, ka tad arī aizraus šī grāmatu lasīšana. Rinaldi, es varu pieminēt, man ļoti patika frāzes pamēģināja grāmatu, kā tu teici. Tas bija ļoti fantastiski. Tā arī bija, jo es reāli pamēģināju grāmatu, līdz tam vispār nebija. Un vairs nelaižu vaļā. Un tagad es katru reizi, kad esmu Rīgā, es ieeju veikalā Globus, paskatos sev kaut kādu grāmatu, varbūt ir kaut kāda jauna, varbūt nopērku un tā tālāk, un kad izlasu grāmatu, man jābūt jau jaunai grāmatai, ko es nākošreiz izlasīšu. Man pat ir tāda problēma, ka man ir, piemēram, 10 šajā sarakstā, ko es gribu izlasīt, un kad nespēju visus 10 vienlaikus izlasīt. Bet cik tas ir svarīgi lasīt grāmatas? Ko tas cilvēkam iedod? Jā, šis ir izteikti tāds smags jautājums. Jo protams, man nāk aumaļām kaut kādas idejas, domas, ko es vēlos teikt, bet es mēģinu atrast kaut kādus labākos vārdus, lai tas arī kaut kā klišejiski neizklausītos, vai kaut kā pedagoģiski, vai tur baigi kaut kāda lieta, ko skolotājs teiktu, bet es teiktu, ka grāmatas iedod kaut kādā ziņā varbūt es teiktu cilvēcību. Tas ir varbūt arī kaut kādā ziņā skaļi teikts, bet tas ļauj just, iztēloties, aizdomāties, pazaudēties, iepazīt, uzzināt, noskaidrot, izdzīvot. Visas šīs teiksim, kaut kādas mentālās, psihiskās darbības, kuras varbūt mēs protams, varam ar pieredzēm izdzīvot, taču tā personīgi, reizēm pat sevi iepazīt, pat kaut kādā ziņā labāk arī, un iepazīt pasauli, iepazīt cilvēkus. Es pat nezinu, kā šo kopsavilkt, es varu tikai iemest tādu šādu aprautu domu, jo es tiešām nespēju izteikt vārdos tas, ko dod lasīšana, jo tas katram arī ir atšķirīgi kaut kādā ziņā. Arī, ja tu lasi pret savu varu, ja tu, piemēram, tur lasi tikai to, ko liek, vai to, ko to negribās, visi jau var lasīt. Un tad jautājums, vai tu izbaudi to procesu, jo, ja tu izbaudi to procesu, tad to nevar salīdzināt ne ar ko citu. Praktiski visu iedod, tur valodas, zināšanas, tur jauni priekšmeti, kas tev ieinteresē, varbūt arī tāpēc ir tas jautājums te grūts. Tas ir, es teiktu, tas vienkārši paver tas pārvar domāšanu, pārvar pasaules, pat pārvar. Tas parāda, ka neeksistē tikai kaut kāda tava personīgā pasaule, tava uzskati, ka tas ļauj atrast domu biedrus, draugus citos laikmetos, citās valodās, tur tautībās, pasaulēs, doma kaut kādos burbuļos. Tas ir, es nezinu, kaut kas pat maģisks. Jā. Es
tā teikt, jā, diemžēl man liekas, tā konkrētāk vēl noraksturoju, bet tas lasīšanas process, es nespēju, man personīgi tas ir kaut kas tik būtisks, tik, man priekš sevis varbūt neatņemams svarīgs, ka es pat nespētu to, ietērpt kaut kādos citiem tādos lietišķos vai produktīvos vai racionālos vārdos, kaut kā tā. Arī uz epizodi es atvilku dažas manas mīļākās grāmatas, arī grāmatu, ko es plānoju izlasīt, bet tas arī nav viss. Piemēram, tagad es arī lasu Dostojevska Noziegumu un Sodmālu, kad 15 lapas palikušas. Tas arī man tāda psiholoģiski smaga grāmata, bet es paņēmu tādu salīdzinoši īsāku, kas varbūt arī tāpēc, ka tā kā vēl uzmanība nav tik uztrenēta daudziem jauniešiem. Un domā, ar kādu grāmatu varbūt sākt. Es paņēmu kaut kādas filozofiskas grāmatas, klasikas, kuras noteikti arī tur Rinaldi esi izlasījis. Drīkst uzmest aci varbūt? Jā, uzmet aci. Cik kopā? 1, 2, 3, 4, vairākas grāmatas. Jā. Man pašlaik rokā ir Marka Aurēlija meditācijas. Rinalds jau minēja stoicismas, tāds novirze filozofijas. Es gan teikšu tā, ka tagad šī grāmata ļoti uzplaukusi. Esmu redzējis sociālos tīklos, daudzi par to runā. Izlasot grāmatu, es lasīju viņu angliski. Teikšu tā, ka varbūt tik daudz neatstāja mani vai nemainīja tik ļoti kā citas grāmatas, kas man vienkārši par šo grāmatu aizrāva. Šo ideju izlasīt ir tas, ka tieši Marks Aurēlijs. Un, parasti, kad tu nopērci grāmatu no kaut kāda rakstnieka vai filozofa vai kā visiem, liekas, tas varbūt neinteresanti, bet Marks Aurēlijs bija tolaik varenākās valsts pasaulē, Romas impērijas imperators, vadonis. Un tātad, ja viņš bija varenākais vīrs, varenākajā valstī, tad viņš varenākais tolaik bija pasaulē cilvēks, kurš rakstīja grāmatu nevis, lai tur tirgotu vai iedotu zināšanas citiem, bet viņš rakstīja to sev. Viņam tas bija tāds tā kā šis piezīme blociņš, un tagad izlasīt cilvēku pirms 2000 gadiem šo tā kā varbūt dzīves atslēgas, man liekas, ir ļoti, ļoti iespaidīgi. Rinaldi, ko tu teiktu par grāmatu? Jā, ļoti, ļoti laba kolekcija. Kaut kādas emocijas, ir kaut kādas grāmatas, ko neesmu lasījis. Viss ir pazīstams, protams. Jā. Man ir vienīgā nožēla, varbūt reizēm, kad laiks ir par maz dzīvē, ka mēs nevaram, tāpat kā visas filmas, noskatīt. Protams, visas grāmatas izlasīt. Un Marks Aurēlijs, šī grāmata tieši angliski varbūt nav bijusi, bet man ir avota izdevniecības, Marks Aurēlijs pašam sev. Un tad ar to man ir atmiņas, ka es laikam arī kaut kādā ziņā iemīlējos tajās stoicismu idejās, un es atceros, ka to es lasīju īsi pēc absolvēšanas ģimnāzijas. Es jau biju filozofijā, pirmo kursu izstudējis. Un tad es vasarā meklēju darbiņu, un tad mans pirmais darbiņš bija tepat uz Brīvības ielas, kur ir tā apaļais kiosks. Tas tā kā, kur tagad kaut kāds burbuļu vafeles pārdod vai pretī ekrānu. Tas iepaļais kiosks, blakus Ostrītam. Jā, un tad tur arī viena saimniece, tirgoja tās krepes, pankūciņas, un tad es taisīju, 2 dienas nedēļā arī tur veidoju, taisīju tās cilvēkiem taisīju pankūciņas būtībā, un tad, kamēr klienti nav, es tur sēdēju vienkārši kādā būcenītī stūrītī, un tad es lasīju, man liekas, atceros tos ar Dekartu lasīju, tur tajā kioskiņa, tad tāpēc arī mīļi tāda vieta. Es tur Dekarta meditācijas lasīju, Voltēru lasīju, Marks Aurēlijs, man liekas, man bija otrā grāmata, Platona kaut kādu, man liekas, dialogu arī izlasīju, Laudzī vēl, kas no austrumu filozofiem, varbūt arī vienīgais, ko es esmu tā lasījis. Un tad Marks Aurēlijs, es atceros lasīju, man likās, tieši tā ir lieta, ka, tas miers, kā viņš apraksta, ka, bet būdams imperators arī, ka, ne ar kādām greznībām neaizraujas,
Kā man liekas, ja es nemaldos, tur pat bija aprakstīta aina, ka viņam vienkārši kaut kāda cieta gulta istabā ir, un ka tur nav nekādas, tur kaut kāda vienkārši eļas, ja tajā laikā bija eļas lampiņas, vienkārši lampiņi ir pie gultas, un ka viss, kā viņš saka, arī kaut kādas uzmanības sabiedrībā baigi novērš, tas, ko citi domā, vai tas, no kā mēs baidāmies, bailes mūs ierobežo, citu viedokļi mūs ierobežo, un ka tas arī kaut kāda cilvēka, kaut kāda mūžīgā tiekšanās pēc tas, kas ir man ļoti interesanti licies, ka mūsdienās komforts, ir kā kaut kas pašsaprot. Protams, es neko nevaru sliktu teikt, jo, pirms mums daudz paudzes pārcēduši tādas, šausmas, briesmas reizēm, tur dzīves līkločus, ka komforts, man liekas, vienīgā pašsaprotamā lieta, pēc kā tiekties, bet, tas, kas varbūt mūsu paudzē, kura tā diezgan komfortabli jau ir uzaugusi, es pat teiktu, ka Marks Aurelis ir tāds, kas mēģina nedaudz iegrūst realitātē un arī man liekas, viena no nomierinošākajiem darbiem, ko esmu lasījis. Okay. Klausītājs, kurš varbūt nezinu viņu to filozofiju un stoicismu, varbūt tu vari stoicismu īsi, ātri, vienkāršos vārdos raksturot. Nezinu, vai esam spējuši visas idejas, bet kaut kādas galvenās ir tas dzīvot mirklī, no latīņu valodas carpe diem, jeb plūc dienu, angliski seize the day, ir tā ideja, ka, kā es līdzīgi minēju tās idejas, ka vai ne, ka mēs katru mirkli kaut kas var notikt, sākot no priekiem līdz bēdām un līdz pat nāve mūs gaida uz katru stūru, un arī, ka mūsdienās varbūt nāve ir tāds kā tabū temats palicis, kaut kas, no kā mēs visi bēgam, mēs vēlamies izvairīties, kas nav tā kā pārāk patīkams, bet arī Marks Aurelijs ar stoicismu akcentē tieši to, ka tieši tādēļ, ka tā nāve ir neizbēgama, ka katrs cilvēks kaut kādā brīdī to satiek, un tāpēc mēs nedrīkstam izniekot nevienu pašu dienu, tāpēc mums ir jādzīvo katra diena kā pēdējo, mēs nezinām, kas var atgadīties rīt. Kā es parasti mācības stundās saku, tas bija arī kā tāds sava laika, arī Romas impērijas laika, YOLO, you only live once, un tikai daudz ar citādāku šo kulturālo bagāžu izteikts. Bet ideja ir tāpat, bet ļoti atšķirās veidi, kā tas tiek pasniegts. Un ka tā ir iespēja, ka tas nenozīmē, ka tur, piemēram, trakot. Un ar stoicismu bieži vien tiek arī, kas man varbūt kaut kāda, labi, nav tā varbūt sāpe, bet liekas reizēm komiski, reizēm es tā varbūt šķīvi paskatos, ka kaut kādos jo stoicisms ir ļoti popularizējies, man liekas, kaut kāda īpaši, es domāju, vīrieši, kaut kādu puišu varētu būt šajos te, burbuļos, varbūt kaut kādos tiktakos, esmu redzējis stoicismu idejas. Un es piekrītu, tas ir forši, tas ir ļoti, ļoti labi, vērtīgi, bet bieži vien, labi, kas es esmu tāds, lai es varētu pateikt, ka tur tiek pareizi interpretēts Marks Aurelijs vai stoicismu, es jau pats neesmu kaut kāds baigais piekopējs, tur atzīstams, bet bieži vien man šķiet, ka to drīzāk to stoicismu izprot, ka nevis tā, ka mēs izbaudam katru dienu, bet ka mēs tādā YOLO līmenī, ka mēs varam darīt muļķības, vai es atceros arī, es redzēju, bija viens kaut kāds puisis, kas taisies, tāds centīgs, tur domā arī par uzturu, tur par sportu, tur par mācībām, tur dalās savās kas viss ir forši, viss ir atzīstami. Un tad viņš arī atsaucās uz to, viņš arī lasīja grāmatas, piemēram, tur dažādām atsaucās, es arī nesaukšu, es arī neatceros to vārdu. Un tad viņš kā stoicismu atsaucās, atceros, bija viena tāda aina vai video, kur viņš vienkārši kaut kādas muļķības, labi, es te varbūt arī kaut kādu boomer teiks, vai kaut kāds vecs cilvēks skatījums ir tam viņa idejām vai satura kontentu, ka viņš, šī viņa ideja par stoicismu ir, ka viņš vienkārši aiziet veikalu vidū, sāk pumpēties, un ka viņš, es izmantoju šo te dienu, es tur daru trakas lietas, ka teiksim, ka viņš grib kaut kādu tur demonstrēt brīvo gribu vai kaut ko parādīt, ka viņš atšķirās no plūsmas. Jā, labi, pieņemsim. Ok, bet, tas tā pie sevi, tas kaut kāds mans personīgais, varbūt negatīvais vai kaut kāds tur skaudrais vai skaudīgais skatiens ir tas, ka, es nezinu, vai, varbūt tur vienkārši aiziet cilvēku priekšā, tur veikalu vidū sākt pumpēties, varbūt tas gluži, par ko tur Marks Aurelijs runāja. Ok, jā, pumpēties ir forši, tur uzdrīkstēties, kaut ko darīt publikā, jā, es piekrītu, bet vai tas vienkārši kaut kā demonstratīvi kaut ko darīt, lai pievērstu uzmanību, lai tur pievērstu kaut kādus skatītājus, un es nezinu, tas, man liekas, tā īsti varbūt nesagāja, jo, protams, ir forši, ka viņš nodarbojas ar to, kas viņam patīk veidot saturu, tur izglītot citus par to, tas viss ir, protams, forši, bet tas jautājums, vai, jo man šķiet, ka stoicisms
īsti neteiktu, ka tev ir jāmēģina pievērst uzmanību vai tur jādara trakas. Tas ir mārketings, uzmanības pievēršana, tur ir sava doma, stratēģija, tas visu cieņu tam, bet, nezinu, vai stoicismam tā kā rūpētu, cik tev daudz sekotāju vai cik tur nopelni, bet ka drīzāk, ka tu tur pumpējies savā nodevā un ka stoicismam varbūt, ka tur pat reizēm patīk slēpties un ka tur to pumpēšanos darītu prom no visu acīm, kur neviens neredz, nepievērš uzmanības, varbūt tā teikt, ka Marks Aurēlijs, ka uzmanība varbūt, tas ir manā izpratnē pēdējais, ko viņš būtu vēlējies vai tur vēlējies iegūt, sludinot stoicismu idejas. Jā, es pats arī esmu pamanījis, tāpēc pirms tam arī pieminēju, ka tagad sociālos tīklos ir uzplaukus un daudz varbūt ir dzirdējuši. Šīs divas grāmatas, Marka Aurēlija meditācijas un Machiavelli valdnieks arī esmu pamanījis tādu uzplaukumu. Un es arī teiktu, ka varbūt, pats, kad esmu lasījis, ka varbūt nedaudz nepareizi interpretēts. Arī nav tu pats angļu valodā lasi grāmatas? Jā, man angļu valodas grāmatu lasīšana aizsākās studiju laikā 40 minūtes nogurs līdz Rīgai vilciens. Pirmais gads bija grūts, otrais gads bija grūts, bet trešajā gadā es jau, arī studijās bija jālasa angliski, izteikti, un tad man bija ļoti grūti, tas bija tā kā kaut kādu kamolu kaklā gramot, lasīt angliski vēl pie tam vilcienā, bet jau ar kaut kādu trešo gadu man jau tas aizgājis, jutos komfortabli un jutos nekomfortabli, drīzāk, ja man nebija grāmatas vilcienā, ko palasīt, un ko lai dara, negribās sēdēt telefonā. Esi lasījis grāmatu vienu un to pašu angliski un latviski? Labs jautājums. Parasti, man vispār ir tā, ka es cenšos, man uzskats, ka, es cenšos, man ļoti reti vai kaut kādas īpašos gadījumos sanāk vispār filmas skatīties atkārtoti. Filmas sanāk, bet, grāmatas man ļoti, es varbūt pārlasu vai pārlapoju, pāršķirstu, bet, es parasti cenšos, ja man ir kaut kāds laiks, ko atvēlēt, es cenšos kaut ko, vēl, jo man ir, milzīgi, bibliotēka, nepieklājīgi liela un es nepieklājīgi maz esmu no tās izlasījis, bet jā, es nezinu, varbūt reizēm salīdzinu tekstus, kaut kādus tulkojumus vai kādus paragrāfus, bet tā, es nezinu, man grūti teikt, vai ir sanācis, bet, es Platona valsts esmu kaut kāds 4-5 reizes dzīvē pārlasījis, tas vienīgi varbūt. Bet, kas arī ir, tā arī ir angliski, Par Platonu arī parunāsim, vienkārši es pats arī. Man tā tendence ir tāda, ka man visas šīs grāmatas arī viņas visas ir angļu valodā. Es lasu angļu valodā, bet man varbūt tas mērķis ir viens, es gribu ļoti spēcīgu anglini. Es domāju, ka mūsdienās un nākotnē ļoti noderēs. Protams, paralēli arī lasīt grāmatas latviski, bet man tā problēma ir arī tāda, ka te, kad es ieju grāmatnīcā, plus mīnus, es neredzu latviešu valodā tādas varbūt grāmatas, kuras esmu tā kā ieskatījis un kuras gribētu izlasīt. Un, piemēram, es zinu, ka Marka Aurēlija meditācijas latviski var nopirkt, var Platona valsti, arī to pašu Machiavelli, ko es pieminēju, bet uzreiz, man liekas, bija kaut 15 eiro dārgāk, un tad man roka neceļas nemaz pirkt. Un tad esmu nosacīt, varbūt nedaudz spieslasīt angliski, bet arī tagad izlasot jau, daudz grāmatas angliski, man tā valoda jau arī piešāvusies, nav tik grūti. Un viena grāmata, kuru es gribēju, bet man nesanāca nosacīt, tā izstudēja gan latviešu valodā, gan angļu valodā, ir dzīvnieku ferma, par kuras arī gribēju parunāt. Bet esmu izlasījis tikai angļu valodā. Man mājās arī šī viena no versijām, kas man ir arī latviešu valodā, esmu izlasījis. Es teiktu, katram latvietim ir jāizlasa dzīvnieku ferma, vismaz vienreiz dzīvē. Plus mīnus arī ar mūsu vēsturi tā sasaistās. Rināl, tu esi izlasījis dzīvnieku fermu? Nē, tā ir arī interesanti. Tev aizdot pēc... Man šķiet, man ir. Es pat esmu, tur tā lietas, man grāmatas ir, bet laiks, labi, man jāplāno laiks vairāk. Man īstenībā, man liekas, gan arī katrai grāmatai kaut kāds interesants stāstiņš varētu būt. Labi, galvenais. Par dzīvnieku fermu mums pat bija literatūras stundās arī, pie skolotājas. Velgas Kalniņas arī, it kā bija jālas, bet es nezinu, vai es nebiju skolā, vai es kaut kā vai man tas ir kaut kā noklājies, bet man ir tikai, man dzīvē ir tikai atmiņa, kas neesmu lasījis dzīvnieku fermu, un tas ir, tā kā viens no tiem darbiem, ko esmu gribējis 12. klasē izlasīt, jo starp citu, varbūt var atsaukties, tev tur arī ir Kamī svešinieks, The Outsider angliski,
Tā ir man arī īpaša grāmata, jo literatūrā, eksistenciālisms mums sanāk, filozofijā mēs mācījāmies, bet, man liekas, literatūrā mums parādījās 12. klasē. Es teiktu, ka bija tā laikmetīgā vai 20. gadsimta literatūra. Man patīk grāmatas, man patīk literatūra, bet man kaut kā, kad es mācījos literatūras skolā, man ļoti, ļoti maz vai bija ļoti liels grūtības lasīt to literatūru. Es vienkārši lasīju, tāpēc, ka viņi bija uzdota, bet es nejūtu tā kā, labi, bija kaut kādi foršāki tur. Gabūt tur Čaks varbūt, Aleksandrs Čaks, man dzējs varbūt, tā, ko es varu izteikt, kas patīk. Un tad es, Kamijas svešinieks bija tas pirmo reizi, kad, es tā kā apstulbu no sajūsmas, ka es pirmo reizi tā kā, īsti nesaprotu to sižetu, es nesaprotu to domu gājienu, un tad tas kaut kā rezonē ar kaut kādām manām sajūtām, kaut kādu iemestību pasaulē, un reizēm, ka vienkārši neizpratni, jo vienmēr viss bija pieredze pie racionālā, pie kaut kādiem mērķiem, pie sasniegumiem skolā, vienmēr uz kaut ko jātiec. Ja tu nesasniedz, tad tev jāmēģina vai jāpārlasa, vai tu neesi sapratis. Un pirmo reizi bija tā, ka es lasīju un es saprotu, Kamiju, svešinieku, un ka tur vienkārši, man likās, ka tas galvenais varonis vienkārši tā kā vazājas pa kaut kādu pludmali, viņš tur nošāva cilvēku. Un viņš vienkārši turpina, tas, cik man atmiņā palicis, viņš turpina vazāties un vazājas, un pats nesaprot, kas notiek. Man likās, es neko tādu neesmu. Tas šķita, it kā virspusē kaut kāds bezjēdzīgākais, ko esmu lasījis, bet tas bija, tik pārsteidzoši, ka skolā mums to iedeva, un tas man, izmainīja to nedaudz arī uztveri. Tagad, protams, es dievinu visu to literatūras programmu, kas mums bija jālasa, bet skolas laikā tas svešinieks bija kaut kāds protams, es gaidīju arī Orvela dzīvnieku formu, bet es nezinu, kaut kā palaidu garām skolā. Un tad svešinieks bija tas, kurš man atstājās, kas ir vienīgais, es teiktu, palicis tāds atmiņā no literatūras. Man personīgi, šī bija atslēga grāmatu turpmākajai lasīšanai. Mīļākā grāmata man tā ir. Atstāja patiešām lielu iespaidu. Un bija tā, kad es sāku par filozofiju interesēties. Pirms es sāku rītīgi daudz lasīt grāmatas, un man ļoti tieši pats Alberts Kamija interesē, viņa tā filozofija. Un es joprojām tā kā ar sevi debatēju, vai viņš man būtu mīļākais filozofs vai nebūtu. Tāda cīņa man ir ar Nīču, man abi ļoti patīk Friedrich Nīča, bet man Kafka nekonkurēt tajā trīņā. Kafka man patīk, bet es teikšu tā, ka nav. Kafka nav, es to arī man ir Kukainis, arī esmu izlasījis Kafkas. Viņam arī par to dzīvi esmu dzirdējis. Es gribēju nopirkt Diaries of Kafka, kur viņš rakstā vēstules tur ar tēti un tam līdzīgi. Viņam bija tās attiecības tāds, bet Kafka netik ļoti man tieši Alberts Kamija, viņa šis eksistenciālisms, absurdisms. Es domāju, ja kāds painteresētos, uzreiz būtu tāds, tā kā ir jāizlasa LD labs puses par viņu, un tad šī grāmata es ieteiktu pilnīgi visiem izlasīt, kā es viņu arī iesākt. Man liekas, 2 dienās izlasīju, viņa ir īsa grāmata, jebkuram ieteiktu izlasīt. Un te, kad tu izlasi, un tu zini, kas ir Alberts Kamija, tad tev atsauc, ka, tā kā loģiski, kad Alberts Kamija ir rakstījis šo grāmatu, man liekas, te, kad izlasīja grāmatu, ka viņš rakstīja kā savu šo galveno varoni, viņš aprakstīja kā savu sapņu cilvēku, kādu viņš iztēlotos un gribētu redzēt cilvēku. Bet vēl pēdējā grāmata, par ko es gribēju parunāt, ir Platona valsts. Šī ir svaiga grāmata, esmu tikko nopircis, kuru vēl neesmu izlasījis, un tu te minēji, ka tu esi 4-5 reizes izlasījis, un starp citu atsaucoties atpakaļ pie šī profesora Maikla, kur esmu klausījies, viņš teica, ka tu pirmo reizi izlasi Platona valsti, ka tu esi viņu izlasījis 6 vai 7 reizes. Varbūt pastāstīja varbūt par šo grāmatu nedaudz vairāk. Jā, šī ir tāda īpaša grāmata, man liekas, skolā, vismaz, kad mums arī Daca Zemīte pasniedz filozofiju, kas arī ļoti, ļoti daudz un palīdzēja viņa atbalstījusi, ir noteikti bija kā tāds spēcīgs balsts filozofijas, vispār gaitu uzsākšanā. Un viņai bija uzdevums, mums katram skolēnam bija jāizlasa Platona valsts pa mācību gadu, un tad mums bija lielā diskusija, un es biju izlasījis, un ar Platonu ir tā, ka viņš ir viegli uztvert, Platons raksta dialogos, tie ir stāsti, dialogi, starp vairākiem cilvēkiem arī,
Un, jā, dialogs nenozīmē obligāti starp diviem cilvēkiem, tikai sarunas starp vairākiem tā var būt. Un tas ļoti viegli lasās, bet ir grūti tajā dziļākajā, bet tas ir tā mānīgi nedaudz tajā dziļākajā jāgā, viņa jāspēj saskatīt, jāgrib saskatīt, un arī pirmo reizi, kad es izlasīju, tas bija vienkārši kaut kādu ludziņu izlasīju apmēram. Un es atceros, ka mums bija skolā tā, es arī ļoti cītīgi, apzinīgi, es tur gatavojos, un tad es izlasīju, un es atceros, ka man bija tā kā grūti, man vispār semināros grūti ir gājis, ka es nezinu, kā komentēt labi, slikti, un tā arī kaut kāda prasme, kas man ļoti ilgi vispār nākusi attīstījusies, tur kaut kāda arī kautrēšanās, baidīšanās, izteikt viedokli. Un tāpēc mēģinu mudināt visus skolā jaunieši. Tas varbūt kaut kāda man personīgā lieta arī. Bet par valsti bija tā, es atceros, ka tur kaut kādi klases bija draugi, tur baigi gudri sprieda, tur kaut kādas frāzes, bet, protams, varbūt viņi to bija izdomājuši, bet kas man bija sāpīgi, ka es apzinājos, ka viņi vienkārši Wikipēdijā izlasījuši kaut kādas tos aprakstiņus, un tur baigi gudri vienkārši atkārtot kaut kādas frāzes, un tas man, nedaudz tā kā žņaudz, un tad es domāju, kaut kādas tur mēģināju pats kaut ko no tā lasīt, man bija grūti saprast, jo tā kā pirmo lasīšanas reizi, tas ir murgs kaut ko mēģināt. Labi, nav murgs, bet grūti saprast, bet tad universitātē lasīju vēlreiz, un tur mums arī pasniedzējs Edgars Narkevičs, kas arī pēta antīko filozofiju un Platonu, un viņš parādīja to Platonu valsts tādā līmenī, ka tas vienkārši bija, jēziņas var kaut kur atrast, parādīt, tās diagrammas, ko viņš veido, tās plāna schēmas, kas ir kā paredzētas, lai atvieglotu to uztveri, lai tā kā parādītu, izklāstītu, bet man kaut kādas pirmos 2 gadus bija tā, ka tas visu sarežģīja un vienkārši iedzina šausmās, ka cik dziļi tur jāgan interpretācijas līmeņus var skatīties. Un viņš, protams, arī sengrieķu valodā oriģinālā lasi arī, kas ir, kā tu interesanti minēji par tām valodām. Filozofija uzskats, ka vislabāk ir oriģināla valodā, lasīt, protams, darbu, un, lai to labāk saprastu. Un un Platona valsts, un tā sanāca cik pa laikam atgriezties, un īstenībā tas arī pedagoģiskais elements tāds interesants ir, kas saglabājas, jo daudzi filozofiskie darbi ir vienkārši kā kaut kādi monologi, kur kaut kāds filozofs tur domātājs apraksta kaut kādas situācijas, vienkārši komentē kaut ko vai izklāst savu domu, bet te ir tas kaut kāds, sengrieķu, tas maģiskais, arī sengrieķi ir brīnumaini, ko tik viņi mums nav devuši, un ka tas dialogs, vispār kā tāds rietumu filozofijas sākums, ka tā dialoga forma ir kā saruna, kā stāsts. Un tas ir arī kā līdz tagad tajā mūsdienīgajā pedagoģijā tiek uzskatīts arī, ka tā izglītībai nav jābūt tur kādam skolotājiem monologu, es atvainojos par visiem tiem monologiem, ko klausītājiem sanāca varbūt klausīties savā dzīvē manās stundās, bet ka tāda ideālai izglītībai jābūt kā dialogam, sarunai, tāpēc arī saku, ka jūsu jautājumi vienmēr ir vērtīgāki par jebko, ko es varu jums tur pastāstīt, tāpēc aicinu vienmēr uzdot jautājumus, bet tie jautājumi arī universitātē, arī tur lielās konferencēs, bieži vien kā nenāk, tā nenāk. Bet tas ir jautājumi, tā ir ļoti forša zīme. Un tas ir bijis arī stāsts, un vieglāk jau ir kaut kādu stāstu, kaut kādu sižetu, un tas ir tas, kas ierauj arī lasīšanā. Ja ir stāsts, un cilvēkam kaut kas interesanti, ir grūti kaut kurā brīdī atroties. Kā no kaut kāda seriāla interesanta vai laba, tikai seriāls un grāmata, tur ir kaut kāda atšķirība. Un, un tad Platona valsts savukārt smiedziļināja, tagad, protams, es sāku, ar katru, tas ir normāli, un filozofē vispār Kantu pirmoreiz lasīju, es kaut kādu rinko 50 reizes pārlasīju, līdz, tas man bija dzīvē, laikam, rekords, ko esmu teicis reizēm, līdz tu vari sākt saprast, burtiski 50 reizes kaut ko lasīju, beigās tā arī neko nesapratu, man liekas. Tajā reizē, tajā kādā 2. kursā, kad pirmoreiz Kantu lasīju. Un, bet par Platona valsti es jau no valsts fragmentus dodu, man šķiet, sociālās zinātnēs tie padziļinātajā kursā, jūs jau sastapsieties, kur viņš par valsts pārvaldes formām, jo tur ir ļoti daudz tēmas, tur ir feminisma kaut kādi pamati, tur komunisma kaut kādi pamati, protams, tā vēl demokrātijas kritika, kas ir interesanti, kā Platona valsts kā tāda skaista utopija, bet arī, ka tur atzīstam, ka par demokrātiju, ka demokrātija nav tikai ideāla, ka tur ir arī kaut kādi uzmanīgi, kaut kādi blaknes var būt, un tādā, antīko grieķu izpratnē demokrātijā, protams, mūsdienās jau ir demokrātija daudz savādāk. Parādīsies, bet tur ir vienkārši ļoti daudz tēmas slēpjas iekšā, un tā utopija, un patīk utopijas. Man par to demokrātiju ļoti patīk, kā Sokrāts, Platons, Aristoteles. Jo viņi visi bija plus-minus, viņi ticēja šajā aristokrātijas. Izglītotāja aristokrātija. Kur viņš Sokrāts salīdzināja ar šo kuģi, vai tu gribētu labāk, kad,
vada kuģi, kur tur, kā tur bija, kad cilvēki... Kurš skaistāk runā, vai tas, kurš ir ar kapteiņa prasmēm? Jā. Un tad viņi piedāvā, tas, kā Platons pasniedz, ir, ka valstī jāvada aristokrātiem, izglītotiem cilvēkiem, a.k.a. jeb filozofiem viņš pasniedz. Tas ir, protams, tur ir, bet svarīgi ir, ka tie cilvēki, tie filozofi, ko viņš dēvē, ka, protams, nav tas, kas mūsdienās, kas tur izstudēja 3 gadus, protams. Es par filozofu nedēvēju vispār. Tas ir, manuprāt, kaut kāds status, ko var visu dzīvi tiekties, bet, ka tie bija cilvēki, kas līdz pat 30, 40, 50 gadiem viņi tiek mācīti, pārbaudīti, tur kopienās dzīvo, un tikai tad, ja viņi tur izcilas rakstura īpašības demonstrē, tur neuzķeras uz kaut kādiem korupcijas mēģinājumiem, skādinājumiem, neizraujas tur ar zeltu, ar mantām, tur ar naudu, un tad tur tikai kaut kādā 40-50 gados tur var pasludināt, ka šis cilvēks var būt kā viens no tiem aristokrātiem vadītā. Jo tas arī kā es arī jums stāstīšu, ka aristokrātija asociēs ar kādiem karaļiem, tur zilās asinis, pārmantotība mūsdienās, bet sengrieķu valodā aristos nozīmē vislabākais, un tad kratos ir vara, un tad aristokrātija ir tā vislabāko vara, nevis tikai tie, kur ir mūsdienās, kas man tikai pārmantojuši varu. Jā. Tālāk, varbūt. Es jau tā aizrāvos nedaudz iekars. Tā ir tā filozofija, bet Rinaldi, tu nāci uz mūsu epizodi ar 2 suvenīriem. Viens ir mūsu batoniņš uzdāvināja, paldies. Un otrs ir, kā man dēvēt, tas ir žurnāls. Filozofijas žurnāls, Reku, varbūt pastāsti, kas tāds ir. Šeit tāds mūsu pieticīgais projektiņš, kas ir tapis arī tāds kā Covid produktiem, Covid augļiem. Tā arī man ar vairākiem filozofijas studiju biedriem un mākslinieci, kopā 9 cilvēki. Tas ir filozofijas žurnāls Tvērums, un tad jūsu priekšā ir 11. numurs Austrumi, ar tēmu Austrumi, kuru mēs arī ceturtdien, sanāk pirms 5 dienām atklājām Rīgā. Jā, bija atklāšanas pasākums. Un kur bija pirmo reizi iespēja oficiāli iegādāties. Bet īsumā par to, tas ir, es nezinu, varbūt kamerā varu pašķirstīt, tas ir arī apkopo vairāk autoru darbus, tādas pārdomas esejas. Protams, tas grafiskais dizains ir tas, kas var piesaistīt mums, tie teksti vēl bija trakāki, tur vispār. Kāpēc nopirkt un izlasīt šādu žurnālu? Es klausīšos, kā salesman tirgotājs, ka laba manta izskatīsies labi, inteliģenti un tā. Bet tā ir iespēja varbūt ar filozofiju draudzīgā veidā iepazīties. Mums tā arī ir ideja, ka bieži vien vai ne, ka filozofija ir tur biezas grāmatas, kaut kādu tur gadsimtiem seni domātāji, bet šeit ir arī vairāk gan studentu, gan kādu domātāju, pētnieku, jauniešu darbi. Jo mēs katru numuru veidojam, mēs izsludinām tēmu. Žurnāls nāk 3 reizes gadā, izsludinām tēmu, un tad cilvēki iesūta savas pārdomas, savas tā kā rakstus, un tad mēs atlasām kvalitatīvākos, labākos, interesantākos, un tad palīdzām redakcijas procesā tos līdz publicējumam līmenim tā kā sakārtot. Un tad šeit arī, piemēram, numurā ir tā, sanāk 12 raksti, un tad arī, mēs tagad jau bijām pēdējos numuros arī tulkojumus sākuši ieviest ar autoru atlīdzībām un visām jautājumus, un tas ir tāds kā, es nezinu, kaut kāds startupieris, kaut kāds mūsu mazais prieks filozofiem, ka izdod žurnālu, un kas ir varbūt, mēs mēģinam tā, lai nav grūti saprot. Protams, ir tur kaut kādi grūtāki teksti, kur ir terminoloģija, bet liela daļa tekstu, manuprāt, ir izlasāmi jebkuram. Tas būtu tāds labs, varbūt aizsākums filozofijā. Jā. Kaut vai Ogas ģimnāzijas jau vispār es tā katru numuriņu tā klusām iesludinu. Protams, bibliotekārs zina. Bet es tā atstānu arī, nevienam tur tā baigi. Labi, šogad sākt varbūt reklamēt vairāk kaut kādiem skolēniem, jo bieži vien ir tā, ka es reklamēju, tad man likās, ka nevienam tur baigi neinteresē skolā. Es domāju, labi, kas grib, tie jau paši atradīs varbūt. Es domāju, vienkārši nav dzirdējuši. Jā, un tad es kaut kādu laiku nestāstīju, un tad citiem bija pārsteigums, un tur ir Tvērums, un ko es tur redzēju, un es jūtu šogad atkal vajadzību, un sāku stāstīt, bet tur klases žāvēs garlaikos, tā grib mājās. Tāpēc tāda dilemma ir, tas kā kurā brīdī. Bet jā, bibliotekā ir pieejami, un tad... labi, tā arī tirgošanas reklāma, ka Narvsenos Jāņos Rozēs arī ir pieejams, un tvērums.lv
vai esmu Facebookā, Instagramā, žurnāls.tvērums. Bet nav tikai pirkšana, ir arī Spotify, starp citu, tvērums. Mums ir kontrols numurs, kas ir 3. numurs, ja nemaldos. Ir arī ierakstīts audio, viņš ir žurnāls un tā, ka var bez maksas noklausīties. Nevēlas lasīt. Jā, var izmēģināt. Nu, mēs arī mēģinām to iespēju, jo tas audio projekts bija ar domu, ka arī neredzīgo cilvēku bibliotēkē, kur viņiem ir audio, ka, teiksim, ka neredzīgi, vai vājredzīgiem ar redzes izaicinājumiem, traucējumiem, viņiem ir audio bibliotēka, tā, man liekas, valsts, ja nemaldos valsts vai vienkārši kādas organizācijas līmenī veidota. Un tad tur, teiksim, tā, ka ir iespēja ierunāt grāmatas, bet vienkārši nav daudz cilvēku, kas runātu, kas veltītu laiku, un tas ir tāds brīvprātīgs, varbūt kā iniciatīva no savas puses, un tad mums bija, arī tam numuri, mēs vēlamies visus numurus, beigās pagaidām viens sanācis ierunāt, jo tur arī vesels process ir, bet jā, ir iespējams atrast, paklausīties arī nav obligāti. Tas arī, ja ir iespēja mani satikt, tad es vienmēr mēģinu kaut kā, iedot vai palasīt vai painteresēties. Ja būs vajadzība, tad varēs atrast. Nav tas obligāti nav obligāti ar naudu jāsaista, bet mums ir tāds projektiņš, ko mēs mēģinām finansēt. Un, vispār pirmos numurus bija tā, ka tajā Covidā, ka mums bija prieks, ka mēs pārdevām tik daudz, lai sanāk nākamajai drukai, ka mēs būtībā arī, kad pirmie gadi bija vispār mēs... Cik jums jau nebija nekādas spēļas? Tas nāk 20. Tā gada beigās, 21. gadā kaut kā. Cik ir jums izdevumi? 11. Jā. Tas ir sanāk, mēs jau 3-4 gadus tā kā diezgan jaudīgi darbojamies, un tad tagad jau arī ir kaut kādi sponsoriņi nākuši, tur uz pasākumiem piesaistam, un tad tagad jau ir tā, ka var runāt par kaut kādām autoriem, autoru atlīdzības, jo paši pirmie numeri tas bija pilnībā uz entuziasmu iniciatīvu un nopelnīt vienkārši nākamā numura drukā. Tas arī viss. Jā. Ejot visi izlasiet, noklausāties. Jā, droši. Protams, attīstēt intelektu, bet man ieinteresē, ka tu pat varēji izrunāt aristokrātu seno grieķu valodā, un es dzirdēju, ka latīņu valodu arī tu pārzini, pastāsti. Okay. Cik ļoti, kas kā tu pārzini? Par sengrieķu valodu vienkārši veiksmīgi sakrita tas iedzieniņš vārds. Ko es smējos, kā es klasēm saku, ka es tur stāfels rakstu tur sengrieķu valodu, mēģinu burtot tos vārdus iedzienu. Vienkārši parādīt, cik ļoti tā sengrieķu un latīņu valoda mums slēpjas visos iedzienos. Un, drīzāk es tā jokojot, es saucu par fleksošanu, ka tad īstenībā jūs nepārzina tik ļoti vienkārši kaut kāds atceros. Atceros, mīlestības gudrība, filosofija. Jā, ka, Sofija, tā kā Sofija meitenes sievietes vārds ir, gudrība, un tad filēna ir mīlēt, un tad Sofija ir mīlestība, tā kā, gudrības. Tas ir filozofijas tulkojums burtiski no sengrieķu valodas. Bet par latīņu valodu ir sanācis cītīgāk pamācīties gan universitātē, tur gan grūti gāja, tad es pats mēģināju tur burties cauri, un pēc filozofijas studijām es gadu Itālijā pavadīju. Tas sakrita tā, ka tas bija Covida gads, un bija tāda ļoti, ļoti brīnumaina mācību iestāde, akadēmija Vivarium Novum, tā tiek dēvēta. Un tā ir vieta, kur, kas nav tā kā kaut kāda klasiskā universitāte, kur tu atnāc uz lekcijām, tur pēc tam, nomācies ej mājās, dabū atzīmes. Tā bija, tāda vieta, kur visas atdzīve, tur būtībā jādzīvo uz vienu, ir iespēja tiek piešķirta stipendija, ka tu vari dzīvot villā. Tas ir netālu no Tuskulas, kādus pāris kilometrus, kur Ciceronam bija villa, kur ir Tuskulas pilsētas drupas, un tur ir, tāda cita villa Falkonieri, tā kā Falkona villa. Un tā ir akadēmijas pārvaldībā, un tur būtībā veselu gadu tur visa sadzīve notiek latīņu valodā, ne angliski, kā citādi. Un tad vienkārši tā latīņu valoda, lai laustu stereotipu, ka tā ir mirusi, ka tomēr tie ir iespējams sarunāties, un mums tur notika gan lekcijas, un tas bija iespējas stipendiju iegūt, un vienkārši gadu pavadīt tur, un tas bija diezgan intensīvs režīms, tur bija 4 līdz 5 lekcijas dienā, tas ir sanāk 4 lekcijas ir 6 stundas, 5 lekcijas ir 7,5 stundas dienā, un 6 dienas nedēļā tās mācības notiek, un tad tur vienkārši sanāca tā tuvāk iepazīt, tā līdz tādam sarunu valodas līmenim. Tas bija tā kā tev apmaiņas programma? Nē, tas bija vienkārši tas unikāli, es saku tā mācība iestāde tāda unikāla, brīnumaina, tur
Bet tu pats tā kā vienkārši tur aizlidoji, pieteicies, mācīties? Tur mani arī iepazīstināja viens arī pazīstams latīņu valodas profesors, entuziasts, pētnieks, un kas iepazīstināja, ka rekur ir iespēja aizdoties. Arī no sākuma nezināju, izmēģināju ar Oksfordiešiem, jo bija tā, ka Oksfordas universitāte ļoti sadarbojās ar šo te, mācību iestādi akadēmiju, un tur bija iespēja arī aizbraukt uz nedēļu, tā kā paskatīties, un man likās, traki, riktīgi grūti bija, pusi nesaprata, tur arī tēda vakariņas, un tev jādomā, kā runāt par intelektuālām tēmām, vai tur par filozofiju, vai tur par vēsturi latīņu valodā, un visu to klasisko, un tas bija ļoti man izmeta no komforta zonas kaut kādā ziņā, bet man patika, jo man grib, kaut kā arī tā vēsture piesaisti, protams, tas Marks Aurēlijs bija lasīts, un arī, ka tā oriģināla valoda un latīņu valoda, tā ir tā kā zinātnes valoda, un slēpjas līdzās sangrieķu valodai, un tas, kas man vienmēr ir saistījis, ka tas ļauj labāk tos svešādas terminoloģijas prast no kopš tā laika arī. Tālūk, un tad es tur pavadīju gadu. Sākās Covid vidū, protams, tā vispār iesprūdām, bet veiksmīgi izdevās atgriezties mājās, jā, un tad arī tas jau bija tas, kur es redzēju vispār to mācību procesu citā līmenī, ka tie pasniedzēji dzīvo, tur arī vienā villas teritorijā ar skolēniem, tur visas maltītes sēd kopā, profesori pasniedzēji, mēs runājamies viens otram tur par savām valstīm, stāstam par dzīvi, un runājam, un tas bija vispār tāda pedagoģiskā pieredze, ko to nevar nekādā ierastā mācība tur valsts iestādē sastapt, un tas arī mani kaut kā iedvesmoja, parādīja, to izglītības sarunu. Man liekas, tas bija tas, kur es redzēju, ka tas tā kā bija ļoti iedvesmoši, un es varbūt, kā tu arī minēji, kurā brīdī es varbūt sapratu, ka tas bija viens no tādiem punktiem, kur es redzēju, ka varbūt mani interesētu, ka tā izglītošana tomēr ir tāds ļoti, ļoti dvēselisks darbs kaut kādā ziņā, un tad, un pēc tam pēc Itālijas jau sāku geogrāfiju studēt, un tad geogrāfiju studiju vidū, tad nonāca Ogres valsts ģimene. Tev ir divas augstākās izglītības? Nē, filozofija man ir vienīgā, bakalaurs, geogrāfijas bakalaurs man jau diezgan nepieklājīgi ilgi iet, jo es, pilnībā nodevu, studiju viedavu 2. kursā sāku mācīt, pasniegt ģimnāzijā, un tas bija, arī tas kaut kādi pirmie 2 gadi, vienkārši pilnīgi ieracies stundu gatavošanā. Tur, man liekas, man regulāri bija kaut kādas dienas, kuras pusstundu gulēju, 20 minūtes, 40 minūtes, un tagad es kaut kādās 6 no rīta aizēju gulēt, tāda jaudas nauda, tur pavarnē pa paķeru. Svētdienā uz pirmdienu, tad 7 ceļos, eju uz skolu, kaut kādas 6-7 stundas, un tur katra stunda ir citādāka par citu tēmu, citā priekšā, varbūt tas bija tā ļoti traki. Es nezināju, vai es izdzīvošu, bet man, galvenais, es domāju, ka es redzēju tam jēgu, man tas patika. Un arī pietika, ka tur varbūt kāds 1, 2, 3 skolēni pateica, ka viņiem patīk stundas, vai ka tas ir vērtīgi. Ka, man arī bija tā, ka tas pēc tiem pirmiem 2 mēnešiem bija tā, ka viena skolniece arī pateica, ka, liekas, jums ir forši sanāk, jums vajadzētu turpināt. Es jau arī teicu, ka es nezinu, te jau redzējis, kā būs, vai mani pieņems uz pilnu gadu, kā tādu nopietnu skolotāju, jo arī man tā visa vide bija jauna, bet arī iedvesmoja, ka tieši skolēni bija tie, un es domāju, labi, galvenais jau, ja jau skolēni saka, ka ir vērtīgi, ir jēdzīgi, tad tas man deva tā kā tādu drosmi un iedvesmu turpināt. Kā izvēlēties priekšmeta novirzienu, kur skolēnam pēc tam iet studēšanas gaitās, jo es pats arī mācos 12. klasē, man projām ir uz jautājums. Gan labā ziņa man ir tāda, ka parasti, ko esmu pamanījis, kad skolēniem grūti izvēlēties kaut vienu interesi, kur viņi iestudēt. Man atkal ir tā, ka man interesē vēsture, filozofija, psiholoģija, uzņēmēja darbība, tur ekonomika man viss interesē. Un es nezinu no tā visa, ko man izvilkt vienā, varbūt tu man iedod kaut kādu ieteikumu un pārējiem, kas arī mācās 12. klasē. Varbūt arī kāpēc vispār studēt un kā izvēlēties. Kāpēc vispār studēt? Es pat nezinu, kā lai atbild. Laikam jau viss sagaida, ka studijas ir kaut kāda pašsaprotama lieta, bet studijas, tur mēģināšu pēc iespējas īsāk atbildēt. Ar tām studijām ir viltīgi. Man ir bijušas dažādas pieredzes no draugiem, kas pēc vidusskolas pagaida gadu, pagaida 2 gadus, līdz saprot, kas ir jo tās pieredzes ir bijušas daudz un dažādas.
Ir, protams, bijuši tādi paziņas, kas pagaida gadu, izdomā, es gribu kaut kur pastrādāt, saprotu, tur pastrādā kaut kādu ļoti tādu fiziski prasīgu darbu, saprotu, es tomēr gribu studēt un aiziet studēt un viss veicas. Ir citi, kuri paņem vienu akadēmisko gadu, tad aiziet otrais, trešais, kaut kur iestrādājas un tās studijas zaudē savu nepieciešamību. Bet tie stāsti ir ļoti daudz un dažādi. Tur būtu baigi traki. Es nevarētu pateikt kaut kādu vienu versiju. Tur, ieteiktu katram klausīties kaut kādā sirdsbalsī, saprast, ko mēģināt saprast. Mēģināt saprast un vienkārši papētīt universitātes kaut vai tur Latvijas universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, kas ir valsts Stradiņu universitāte, paskatīties, kādas ir programmas, kas uzrunā. Un nepaslinkot arī uz dažādām atvērtajām dienām, aizdoties, jo man, kas bija drošība par filozofijas studijām, deva, es biju Latvijas universitātē, mums bija tāds studenta kurpēs, akcija, kāds pasākums, kur tu vari pieteikties internetā kaut kādam studentam, un tad tu dienu seko viņam līdzēju uz lekcijām, un tas man arī bija tas, kā es aizgāju uz filozofijas studijām, un skatījos, forši, šeit man patīk, tā kā man likās, es vienkārši kā to rezerves variantu izskatīju, bet beigās sapratu, man tur patīk, apmierina vieta, apmierina tas viss, jo, kad tu aizēju klātienē paskatīties, tas ļoti daudziem ir palīdzējis, ļoti daudziem arī ir pilnīgi mainījis domas. Un es teiktu, varbūt nepaslinkot, mēģināt pašiem atrast un kaut kāds, kā es vēl reizēm saku, tas kaut kāds slinkākais variants, ko te ChatGPT uzprasīt, lai uzdot kaut kādu testa jautājumus. Arī es klausos kā kaut kāds mākslīgā intelekta lobētājs, bet tur ir, teiksim, jaunietim, kam vispār nav idejas, ko darīt, ko iesākt, tur karjeras konsultants ir skolā pieejams, mentors, citi pedagogi var painteresēties, bet ja kautreiz ar kādu runāt vai ir kaut kādas personīgi apsvērumi, tas nezinu, mākslīgi, tas chatbotiņš, ChatGPT, tur vismaz uzprasīt, tur uzdod man 10 jautājumus, kas man palīdzēs izvēlēties nākotnes profesiju, un tur vismaz būs tādi jautājumi, kuriem varbūt tu nekad dzīvē neesi aizdomājies, atbildējis. Tu atbildēsi, tev piedāvās kaut kādus variantus, un tad jau tas ir tavs lēmums, vai tu pieņem to, vai tev patīk. Ja tev nepatīk, tad meklē kaut ko labāku. Ja tev patīk, tad varbūt sāc domāt. Jā. Jo tas mākslīgais intelekts jau kā tāds derīgs rīks, ja to, ja mēs to vēlamies izmantot kā instrumentu. Es vispār, tā ir tēma, par ko es gribēju parunāt. Mākslīgais intelekts, domāju, visiem interesē. Un arī, es teiktu, man liekas, tu esi vienīgais skolotājs, vismaz Uguršalas ģimnāzijā, kas mums dod tieši darbus, parasti, man liekas, beigās ir, kad šis darbs ar mākslīgo intelektu, mums kaut kāds pētījums, kaut kā bija pagājušajā gadā, atceros filozofijā, bija pētījums, man baigi arī aizāva, es vēl projām atceros, kā ilgi daudz stundas taisīja, bet tā, ka man arī patika. Un kādas varbūt, teiksim tā, tev ir attiecības ar mākslīgo intelektu, vai tu esi pār, vai tu esi pret, tur mācīšanās procesos, kā tev liekas, ko mākslīgais intelekts varētu nākotnē, tā kā, nezinu, iespaidot vai slikti ietekmēt, labi ietekmēt, kāds tev tas viss viedoklis ir par to? Tāds. Es atļaušos precizēt, man liekas, neesmu vismaz vairs neesmu noteikti gan jau vienīgi. Varbūt tu domāji tā, ka atsevišķu darbu dod mākslīgi intelekts? Atsevišķu darbu, jo ir tā, kas ir skolotāji, kas arī aicina, paņemat rīku, vai ir skolotāji, kas pasaka, drīkst, varbūt izvairāties no tā, bet nav gluži skolotājs, kurš tā kā iedod atzīmi, kur tev ir tieši darbs ar mākslīgo intelektu, kur tu arī apgūsti šo prasmi, kā vispār tādu izmantot. Jā, tā ideja man bija tāda, ka tas arī, no vienas puses tā kā praktiskais darbiņš, un tad, kas man arī varbūt pašam sāpēja sirds, ka arī, piemēram, tur filozofijā vai citos priekšmetos, kur tas nav noslēpums, jauniešiem ļoti patīk, es arī kaut kādā studiju procesā esmu kaut kur izmantoju, labi, es tur mēģinu sevi vēl tā kā ierobežot, man gribētos teikt, ka es zinu, kur sev ierobežot, kur sev tā kā ļaut varbūt to izmantot, reizēm arī varbūt paslinkoju, bet jauniešiem ir tā, ka tas nav noslēpums, ka reizēm pārāk bija, bet var saprast, tur slodze varbūt ir tik kārdinoši, ka mums ir šāds tā rīks, bet to vienkārši tas sauktu par instrumentu, un tas arī jābūt savai galvai uz pleciem, un viss ir atkarīgs par to, ka viņš ir kas demonizē, ir kas tur uzskata, ka mākslīgi intelektu par kaut kādu svēto grālu, ka tur tas ir fantastisks izgudrojums tur šajā 1000 gadā. Es teiktu, vienkārši to sauktu par instrumentu, par kaut kādu rīku, un ar rīkiem instrumentiem jau ir ļoti daži, viss no cilvēka atkarīgs, kā mēs tos izmantojam. Mēs viņus izmantojam vietā vai nevietā.
vai pieredinām sevi, ka tur mēs nespējam tur. Es nezinu, varbūt, ka tur vai ne, ka reizēm kā cilvēki pierod pie kaut kādas automobīļiem, vai ka visur braukāt un negrib vairs ar kājām staigāt vai skriet. Un tad, kad tas ir grūtāk, laikietilpīgāk, un es domāju, ar domāšanu arī ļoti līdzīgi, ka nevajag, tas, protams, var izmantot, var paeksperimentēt, bet nevajag aizrauties varbūt, jo ilgtermiņā, jo es esmu ievērojis, man bija kaut kādu pirmos 2 gadus, mums skolā tieši Viktorija Gailiša, viņa parādīja to ChatGPT, kā izmantot, un es vēl biju skeptiķis kaut kādā 20. Tas, man liekas, jau kaut kāds 22. gads bija, man liekas, tāds pirmais mans gads skolā pilnais, un es biju skeptiķis, izmēģināju, es domāju, es jau biju redzējis, ka tur viss kaut kādas tās halucinācijas ir, kaut kādas muļķības, tās liek tur kļūdas, un tas izmēģinājumu, likās, šis ir labs, daudzveidīgs, un tad man pašam bija riktīgi interesi izmēģināt, kur to var pielietot, izmantot, un tad pagāja kaut kādi 2-3 mēneši, un tad ir tāpat tas ChatGPT darbs, kur es sapratu, ka tas galvenais ir prast to izmantot, atkarīgs, ko mēs prasam, ļoti atkarīgs no tā, kā mēs prasam, jeb tā uzvedņu, jeb promptu veidošana, rakstīšana, kas daudz nozīmē. Un tagad es skatījos, ka kādam, liekas, Jūrmalā, tur pamatskolā pat vai tik, tā arī, laikam, speciāla pamatskola, ka tur jau ir mācību priekšmets uzvedņu, ja promptu veidošana, kas ir sākuma skolā. Un tad tā ir tāda prasme, kas palīdz vispār, saprast, kā izmantot šo rīku un lietot, jo, tas nav kā kaut kāds cilvēks, kam tu paprasi atbildi, un viņš tev atbildi vislabāk kaut ko spēj. Jo ir atkarīgs, kā tu prasi, cik tu padziļināti, kā tu pats formulē atbildi. Ja nesaproti, uzprasi vēlreiz, prasi piemērus, prasi izklāstīt plašāk, vai smalkāk, vai kodolīgāk. Man liekas, ka tas ir forši, tas ir ļoti interaktīvs rīks, un tikai, ko es bieži vien skolā redzu, ka ir slingums, ko uzprasa vienreiz, iedot kaut kādu tur blāķu atbildi, un tad tur skolā vienkārši iekopē, nemaz nepārlasa. Vai arī iedot lielu blāķi, skolāns pasaka, ka slinkums lasīt, es saku, bet, lūdzu, tu vari vienkārši uzrakstīt saīsini vai pasaki kodolīgāk, un tas ir, kas man liekas pozitīvi, ka tas ir ļoti, ļoti, piemēram, interaktīvs, un tas arī kādā ziņā, tas arī varbūt tas pārāk saslavē, bet arī kā māca komunicēt vai māca rakstīt, izteikt domu, un ka nav tā, ka kāds tevi sapratīs, labi, ChatGPT arī saprot no pusvārda reizēm, bet citreiz arī tieši pretēji, un tad daudziem ir kaut kāda kaut kāds apjukums, frustrācija tur jauniešiem, ka tur es taču prasu, viņš man nesaka, un es saku, pamēģini citādāk. Un, ka tur ir kaut kāds arī, man liekas, vērtīgs tas pedagoģiskais elements, un es jau zinu, ka visi tāpat gribot, negribot, ka es nevaru uz mājām dot rakstīt esejas, un nevaru tādas kaut kādas it kā ko klasiski filozofijā ļauj esejas referātus rakstīt vairākas dienas mājās. Es vienkārši, diemžēl, neatļaujos, jo es zinu, ka tas būs, ChatGPT, esmu to pieredzējis arī kādā pirmajā mācību gadā. Un tad, ka es pēc tam vēl metu plaģiātus tur atpakaļ jauniešiem, un pie kā arī nebija pieraduši, ka tur, skolotājs pievērš uzmanību, un ka nevis, ka tikai smuki sarakstīts, bet arī, ka ir kaut kādas tur uz aktas atsauces, vai tur man kāds mīļākais piemērs, kur no uzdevumiem LV teksta blāķi tiek ielikti kā vecmāmiņas citāti. Tas bija tāds ļoti sirsnīgs, kur es arī pateicu, vēlams uzrakstīt tā kā tiešām, kā vecmāmiņa teica, vai kaut kādu citu tekstu skolniecei. Un, tas ChatGPT tāpēc izveidoja to kā tādu, es gribēju praktisko darbu izveidot, un domāju, kur tad lielāka aktualitāte, jo filozofija arī darbs ar tehnoloģijām un saprast un manipulāts ar kādām idejām, ar informāciju, tur ir ļoti daudz filozofiskie aspekti. Es domāju, kāpēc ne? Un pamācīt jums tās uzvednes, parādīt, cik ļoti daudz un dažādas, nezinu, cik ļoti man tas izdevies, bet un ka parādīt jums, varbūt, jo daudziem skolēniem arī bija tāds uzskats, ka tas ir kaut kas demonisks, ka to nevajag lietot. Protams, tur ir vides aspekti, tad ir daudz dažādi aspekti. Ja tu tur ilgtermiņā lieto to mākslīgo intelektu, tad cilvēkiem samazinās tur smadzeņu aktivitāte kaut kādos tur rajonos. Es arī tas tādā populāra zinātniskā līmenī tikai runāju. Esmu pats arī pētījis to visu. Bet tur ir kaut kādi arī zināmi svarīgi aspekti, un tad ikdienā es arī tur 5-6 mācību stundas lieku darboties bez ChatGPT, tad tajā kādā 7. 8. iedod arī to mākslīgo intelektu izpildīt, patrenēties, paskatīties, jo tas ir kaut kādas lietas, ko palīdz man arī personīgi, ka, piemēram, ir kādas sarežģītas idejas reizēm, ko es esmu. Man ir gan plusi, gan pozitīva, gan negatīva pieredze. Reizēm arī kaut kādas filozofiju idejas vai grāmatas paprasu kopsavilkumu, lai zinātu, vai es gribu lasīt. Tas, protams, nekad neizstās īstu grāmatu, īstu lasīšanu, īstu sarunu, īstu skolotāju, īstu pamācību, manuprāt.
Bet tas, kamēr tu esi viens, tas ļauj tev vismaz interaktīvi darboties, un ka tu neesi, ka tas ir kaut kāds dzīves teksts, kas tiek, ko algoritms labi veido, bet vismaz pielāgojas tavām vajadzībām. Un ir bijuši pozitīvi piemēri, kur es kaut kādu sarežģītu ideju, ko es varbūt tur gadiem neesmu sapratis filozofijā, es beidzot ar ChatGPT spēlus. Ok, labi, es nesaprotu to. ChatGPT man ir bijis, es piedāvāju savu interpretāciju. ChatGPT pasaka, nē, tur tu varbūt ļoti labi sākums, bet tur tu maldies tajā un tajā, tur argumentācijas daļā. Autors ir, tā domā. Es, protams, saprotu, ka tas nelīdz galam ChatGPT var izprast to argumentācijas ceļu, vai ChatGPT var maldīties, to vienmēr tur galvā, bet jā, ir bijis reiz, kad tas ir ChatGPT palīdzējis tā, ka man nav bijis, kam uzprasīt varbūt, vai kad es tur viens mājās esmu kaut kādā vēlā naktī bijis, vai kaut kā tā. Bet, protams, ir arī bijušas vilšanās, kad es prasu kaut kādas idejas paprasīt vai kaut ko pielāgot vai dot piemērus, un tad viņš nepietiekami plaši. Un tad es tagad esmu pamanījis, ka reizēm viņam ir kaut kādas idejas par kaut kādām, piemēram, tēmām vai kaut kādiem aspektiem. Piemēram, tur uzrakst aspektus tādam un tādam vēsturiskam notikumam. Un tad es pamanu, šito es jau biju izdomājis, ko ChatGPT man dod. Ka tur ChatGPT iedod kaut 4-5 aspektus, kaut kādus tur 2-3 es jau biju izdomājis. Es domāju, tas ir pozitīvs rādītājs. Esmu pats uz pareizā ceļa, un tas ļauj man tā kā arī pašam sev uzticēties. Un tad, bet bieži vien tagad man kaut kā pats sāk tā nedaudz viņš apnikt, jo es redzu, ka ir kaut kāds tāds tā kā iestigums, ka tās atbildes paliek vienveidīgas, un ka es gribu, agrāk bija daudz jaunas foršas idejas, bet tagad esmu pieredzis pie kaut kādām tām idejām, ja es, piemēram, kaut ko gribu organizēt vai kaut ko tur uztaisīt pasākumu vai tur, paskatīties idejas kaut kādiem projektiem dažādiem, tad, es pamanu, ka ir jau tas algoritms sāk, vai es nezinu, vai tas varbūt vienkārši man kā lietotājiem vienu un to pašu sāka mest, bet es pamanu, ka tas, es varbūt teiktu, ka tā ir pozitīvi parādīja, ka man kā lietotājiem tas ChatGPT, ir gaidas, jau esmu pieredzis to, ko viņš var dot, un kaut kurā brīdī neapmierina to, ko man vajag, teiksim, es saprotu, ka es pats varu izdomāt labāk, vai es pats varu daudzpusīgāk, un tad es domāju, es viņam piedāvāju, bet tu man nepiedāvāji, piemēram, tu šādus autorus tādai, kaut kādai idejai konkrētai, kas varētu to papildināt. Un viņš saka, šie ir labas atbildes, un es sapratu, ka tomēr kā tāds pirmais pārsteigums pirmajam gadam, 2, 3, tas ir daudz ko mācīties, kā apgūt, bet, kas ikdienā, es man liekas, katru nedēļu izmantoju, ne katru dienu, bet katru nedēļu, kaut kādām uzziņām, idejām, un tad es tagad esmu jau sajūtis tādu tā kā nedaudz iebuksēšanu, ka man, viņš sāk vairāk, tā kā pievilt manas ceļu. Es varbūt arī sagaidu tur pārāk daudz kaut kādus brīnumus, bet, tas man apmierina pilnībā, un es domāju, tas ir pozitīvi, vismaz šeit es redzu, ka ko man tad turpināt pašam autentiski domāt kā cilvēciskai būtnē, un tad, kas ir kaut kādi tie sīkumi, tie kaut kādi triviāli vienkārši darbiņi, ko es tad varu iedot tur chatbotam, ko viņš man var ieteikt. Man šitā ir bijis, ka, piemēram, es viņam uzdodu kaut jautājumu, kas man interesē, nezinu vai kā, un viņš atbild, un es pasaku, nē, tā nav, un viņš saka, you're right, tev taisnība, un viņš tā kā pilnīgi pretēju atbild. Ir šie mīnus arī, pats esmu saskatījis, bet kopumā es teiktu, man patīk šī ideja, kad ir liels potenciāls, un kad vienkārši jāmāk pareizi izmantot, un varbūt tāpēc man būtu tāds kontroversiāls viedoklis, ka varbūt tas būtu pat labi, kad ir kaut kāda viena mācības stunda nedēļā, vai kā priekšmets, kur tieši varbūt par šo mākslīgo intelektu māca, kā tur pareizāk šitos promptus rakstīt, tur, kā ar viņu sazināties, iegūt informāciju, kā pareizi iegūt informāciju tādā ziņā, kad viņš tev neiedod visu, bet tā kā kopīgi nonākat līdz šim rezultātam. Man liekas, tāds priekšmets par mākslīgo intelektu būtu diezgan noderīgs. Kā arī es uzskatu, ka būtu jāmāca politika vismaz gadu, 2, kā atsevišķi priekšmets skolā, tā arī mana tāda ideja. Bet par ko es gribēju teikt, pēdējā tēma epizode diezgan ielgusies, šis būs rekords, bet patiešām man vēl ir ļoti daudz tēmas, par ko es gribētu runāt, uzzināt, man pašam ļoti interesanti ir bijusi, un man pēdējā tēma varbūt nav tā ērtākā tēma, bet es kā skolēns zinu citu skolēnu viedokļus un problēmas un tā tālāk, bet nekad neesmu baigi tieši sazinājies ar skolotāju par izglītības sistēmu. Un tieši Latvijā, un varbūt tieši precīzāk par šo skolu 2030 principu,
Protams, man patīk ideja, man ļoti patīk ideja arī tas sauklis skola 2030, uz ko mums vajadzētu Latvijai tiekties. Man liekas, viņš ir skaļš un pareizs. Bet es teiktu, tur ir diezgan daudz problēmu. Viens arī, ar ko es saskāros, ir īpaši pagājušajā gadā, kad tagad ir tā sistēma, ka nevar labot atzīmes. Un kas man nepatīk, kad nav arī mācību grāmatas un ļoti daudzos priekšmetos, ne visos, vienkārši nav pieejami avoti. Man šāda problēma ir ar, piemēram, matemātiku. Jā, mums iedod dažas lapas, kur mēs skolā mācāmies un tā tālāk, bet te, kad es mājās gribu sagatavoties pārbaudas darbu, man nav kur mācīties par šīm tēmām un arī ar ChatGPT tā uz robežu, un tā, ja es varētu izlabot atzīmes, tad, ja es aizēju uzrakstu slikti, tad es vismaz zinu, uz ko gatavoties un varu konkrētāk varbūt internetā pameklēt vai kā iegūt informāciju. Man nepatīk, kad nav avotu un nevar arī labot atzīmes, un man no pieredzes pašam bija tā, ka tieši labojot atzīmi, es vairāk iemācījos, un tas jau tomēr tas izglītības, es teiktu, mērķis ir vairāk iemācīties, bet, protams, arī pretargumenti, ka, ja nevar labot atzīmi, tad skolēns pirms tam vairāk mācīsies, vairāk sagatavosies un tā tālāk. Kādas tev ir domas par šo sistēmu? Tā. Jā, cik es sapratu, par sistēmu, vispār par izglītības sistēmu Latvijā tur ļoti daudz aspekti. Ir tur gan par algām, par skolotāju skaitu, un bieži vien vēl arī jautājums par skolu sistēmām, par pierobežu skolām, par arī mazākumtautību skolām un par speciālajām izglītībām, par sporta izglītību. Un tur, es gribu teikt, ka tur tie jautājumi ir diezgan plašslogas, bet tad es varu nofokusēties uz tiem, kurus tu minēji, ka viens bija mācību grāmatu trūkums, otrais bija, kā tu minēji, ka nevar labot atzīmes, un tad trešais, un tu minēji, ka nav tie avoti. Jā, okay, tad es tādā pašā secībā varu mēģināšu pievērsties, par to, ka, protams, arī par skolu 2030, dzirdējis pārsvarā, vai ne? Nezinu, vai esmu dzirdējis kādu, kurš labi izteiktos vai slavētu, vienmēr kritika, bet tāpēc arī, piemēram, klasē, man ir bijusi tāda sajūta, ka arī, kas, piemēram, saku, izaugsmes domāšanā, piemēram, izvirziet kaut kādu problēmu, kas ir tur pašvaldībā, vai tur valstī, vai tur jūsu skolā, vai kādā mērogā, un tad lai pēc tam risināt, veidot kaut kādas ideju procesus, kā to risināt. Un tad ik pa laikam parādās arī izglītības sistēma, un es prasu, kas vainas? Un saka, skola 2030, viss slikti. Es saku, ok, kas ir, labi, kas ir slikti? Kāpēc? Kāpēc es tā domāju? Visi skolotāji saka, sūdzās, ka ir slikti. Es saku, ok, labi, vai tas ir tas, ko skolotāji dara, vai ne kaut ko pasaka, un tad skolēns, kas ir tas sausais atlikums, kas paliek? Un es prasu, labi, bet kas ir tas, ko viņi saka, kas ir tas sliktais? Un tad reizēm gadās tā, ka aprāvēt. Zini tikai, ka, ja skolotājs kritizē, tad tas man liekas baigi bēdīgi, ka skolēniem jau vajadzētu būt arī tādiem, viņiem, labi, mācību process ir grūts, tur bieži vien ar kaut kādām negatīvām emocijām saistās, bet, ka tas, ko skolēniem vajadzētu darīt, ka, nekautrēties meklēt tos iemeslus vai izjautāt skolu. Jo priekš tam jau skolotāji domā, labi, tas varbūt arī kaut kāds vecāks modelis citu laiku, kad ir skolotājs ir autoritāte, kuru nedrīkst apšaubīt, un tad tagad, it kā to visu mēģina tieši pretēji vērst, ka skolotājs ir tikai vēl viens cilvēks, vēl viens avots, kur arī var apšaubīt, kuram ir nepieciešams sniegt atbildes un atbildēt par savu viedokli. Par savu saturu un vispār mācībām. Bet, tad īsumā par grāmatām es varu teikt, ka tā ideja, grāmatas tiek veidotas, un arī no sākuma bija, arī tur ģeogrāfijas bija pieredzējis, ka es gaidīju, tur kaut kādu veselu gadu gaidīju grāmatu, tur iznāca viena nodaļa, bija it kā tā oficiālā frāze, tur sāciet mācīt nodaļu, atnāks visa grāmata, tā arī grāmata neatnāca tajā mācību gadā, atnāca nākamajā, un tad es biju pārsteigts, jo no kaut kādas klasiskās 350 lapas pušu grāmatas ģeogrāfijā, kas bija pilna ar tekstu, tur atnāk kaut kāda 120 lapu ar milzīgu fontu, burtu izmēru,
Un tur ļoti maz informācijas, un kad ir kāda tēmā, tur es agrāk atceros, ka tur bija daudz teksta, tur daudz bildes, ko atrast, un tad šeit ir tikai kaut kādi 5 uzdevumi par 1 stundas tēmu, un ka man tie 5 uzdevumi bez mazliet kaut kādas 2, 3, 4 stundas jāmāc, un es domāju, wow, tur ir tik maz, ko tad darīt? Tad es tā kā personīgi tā domāju, es šo te mācību grāmatu tur, labi, tur kā students, tur kaut kādās 2 stundās visu apgūt. Bet tad es beigās ar laiku arī mācīju un sapratu, ka, protams, arī varbūt beigās tur, nezinu, aizstāvis sistēmas, bet, es vismaz, labi, jā, es saprotu, visi kritizē, bet es vienmēr, kaut kā centos to pozitīvo saskatīt, to, kas man dara. Un, ka no tās grāmatas beigās, vismaz tā ir, es pieņemu, ka tā varētu būt arī tā oficiālā interpretācija. Un man tā interpretācija bija tāda, ka tas, ka tā realitāte ir, ka to 350 lapas pušu milzīgo grāmatu ģeogrāfijas, mēs arī, kad es mācījos, tā kā visu neizņēmām. Tur vienmēr skolotājs izvēlējās, kuru nodaļu stāsta, kuru mazāk, kuru vairāk. Un savukārt šī mazā, tāda plānākā grāmata ir domāta, tā, lai pēc iespējas visu varētu tur tāpat var kaut ko izlaist, atstāt, bet, ka nav jēga taisīt milzīgu grāmatu, ja to fiziski nav iespējams pagaidu izņemt un labāk to svarīgāko, koncentrētāk, kaut kā plašāk pasniegt, vienkāršāk arī, un ka tā ir daļai arī, ir priekšmeti arī, kur vispār nav mācību grāmatas, bet ka tā tiek dot kā brīvības skolotājiem. Un tad, brīvības skolotājiem mēs to varam arī interpretēt, kā kaut kādu papildus pienākumu skolotājiem. Tur pasarg Dievs jāsāk tagad pašam tur veidot mācību grāmatu katram. Tas bija grūti, jā, es atceros, ka es tikko nonācu skolā, tas bija šausmas, man tur gatavoja kādas prezentācijas, pats sāku apgūt tos tēmas, tur man bez mazai gatavībā, ka man jebko var uzprasīt ar skolu. Beigās sapratu, ka skola ļoti maz kaut ko prasa, un ka reizēm tur var, tas slikts piemērs, tur jebko iestāstīt, bet es nekad neesmu mēģinājis tā darīt. Es vienmēr esmu gribējis, lai veidojas dialogs, tāpēc man ļoti patīk, ka kāds pasaka kaut ko, un beigās man pašam liek aizdomāties, un tas saprot kaut kādas savas kļūdas vai misēkļus. Un tad tās grāmatas, tā skolotāja brīvi, un es beigās ar laiku sapratu, ka tas ir, tā kā uzticēšanās skolotājiem, ka arī tur ir kaut kādi mācību saturi, kas tiek publicēti, un liekas, man ir tikai kaut kādas 2 PDF lapas ar tēmām sarakstītas. Kur ir uzdevumi, kā es to varu darīt? Protams, tiek doti skolotājiem resursi, bet tad man daudz laika pagāja, kamēr es tos resursus pārskatu, kamēr es tur atrodu, kas man dara, kas man nedara. Un es beigās sapratu, ka man ērtāk ir, protams, ka katrs skolotājs kaut ko vairāk pārzina, kaut ko mazāk, un kas vienkārši, es kaut kā riktīgi ietrenējos, saprast uzdevumu veidus, kā pasniegt kaut kādas idejas, tēmas, un arī vairāk to interaktīvi veidot, varbūt mazāk tur uz sevi to slodzi likt. Un tad tas īstenībā tā brīvība bija, ka forša, ka, es beigās sapratu, ka es neesmu varbūt piekauts kaut kādai konkrēti, sākumā būtu ļoti noderējis, man arī daudzos priekšmetos ļoti noderēja tās mācību grāmatas, pēc kā es varu virzīties. Bet pēc tam es sapratu, ka tas ir tāds, kā mūsdienās, vai mēs jau ļoti reti kaut ko apgūstam no kaut kādas vienas grāmatas, jo agrāk tā mācību grāmata tur tā kā kaut kāda bībele vai tur Korāns vai kaut kas tāds, ko mēs tur cienam tajā mācību priekšmetā un ne pa labi, ne pa kreisi, bet tagad ir, tas atspoguļo to realitāti, ka avoti ir dažādi. Arī skolotāji, tur pētnieki ir dažādi, institūcijas ir dažādas, teorijas ir dažādas, un ka, reti būs kaut kāda joma, kur tikai kaut kāda viena konkrēta grāmata un ne pa labi, ne pa kreisi. Un es teiktu, manā interpretācijā, jā, ka tas dod skolotājiem brīvību, arī papildus pienākumus, bet par ko es nesūdzos tā kā personīgi, un arī nedaudz varbūt atspoguļo to reālo situāciju, ka ir ļoti daudz informācijas avoti. Un tāpēc tas jautājums par to, kā tu minēji, ka matemātika varbūt nav informācijas avoti, to man grūti teikt. Es atteikšos varbūt komentēt, jo tas ir atkarīgs no skolotāja, arī no satura specifikas, nepasniedz matemātiku. Bet, iespējams arī, ka skolotāji nedod avotus vienkārši, ka balstās uz tā, kas klasē ir apgūts vai kā citādi, vai arī jums patstāvīgi jāapgūst, kas ir tas patstāvīgais mācību process, tad tā varbūt ir arī tāda kā pieredināšana pie tās realitātes, ka jums pašiem jāmēģina atrast, vai angliski, vai latviski, vai tur citās valodās, vai tur ChatGPT, vai Google, vai tur piezvaniet kādam draugam, vai aiziet uz biblioteku, vai painteresēties par grāmatām. Mūsdienās ir tie, tas, protams, it kā uzkrauj skolēnam atbildību, bet tā iespēja ir atrast informācijas ļoti plaša. Un tad pēdējais par atzīmi labošanu. Centīšos ļoti īsi. Man pagājuši gadu viens arī skolēns, tagad 11. H klasē mācās. Puisis arī rakstīja, priekš viena mācību priekšmeta, lai, skolotājiem rakstīja vēstules, man likās beigi forši, lai skolotāji noformulē savu viedokli par atzīmi labošanu. Kāds ir skolotāja viedoklis? Un tad man vajadzēja kādas 4 vai 5 dienas, lai noformulētu vispār, jo es nebiju noformulējis. Man likās, labi, kā, tas arī
no vienas puses tāda komfortabla pozīcija, tāda neitrāla, bet, labi, prasīja viedokli, beidzot man ir jāformulē, un tad es arī jūtu atbildību, un tad es tā domāju, ka 4-5 dienas formulēju, beigās uzrakstu arī kādu šitā vēstulē klasē, kur un beigās pasaku, es nevaru pateikt ne jā, ne nē, nepiekrītu, bet kaut kādus galvenos aspektus tos es minēju, ka par labošanu, ka, vai ne mēs vienmēr Latviju atsaucamies uz citām valstīm. Pasaulē pieredze dažāda, anglofonā, pasaule, kas ir Kanāda, ASV, Austrālija, tur ir pieņemts, ka var labot atzīmi, bet, lielākoties pasaulē ir atkarīgs no skolas vai atkarīgs no skolotāja, nevar labot atzīmes. Vismaz cik es atradu informāciju. Tātad Austrālija, ASV, Kanāda, tie bija kā tādi punkti, kur pārsvarā ļauj labot. Francija, Vācija, Lielbritānija, tātad Centrāla Eiropa, tur vakar zem Rietuma Eiropa, tiek uzskatīti, tur pārsvarā neļauj labot tās atzīmes. Tāpēc es arī teiktu, šeit ir divi spēcīgi piemēri. Ir gan tā kā anglofonā pasaule, otra ir tāda Eiropa atkal ierast, ka nelabo tās atzīmes. Labi, tad ejam tālāk. Tur arī ir uzskats, daudz, protams, ir tās. Es teiktu, ņaudēšanas, ka tur skolotājiem lieka pārslodzi, ka liek labo darbu, bet, kā es teicu, labi, ja būtu man kaut kāds apstiprinājums, vai ja būtu kaut kā izstrādājies pārliecība, ka pārbaudas darbu labošana sniedz labākus rezultātus vai dod skolēnam kaut kādu izglītojušu lielāku labumu, man nebūtu problēma, tas būtu mans pienākums, es labotu tos papildus darbus, es par to nečīkstētu vismaz personīgi, bet, jātiek līdz tādai atbildē, un tur ir arī, man liekas, ir vēl jāskatās 3-5 gadu garumā, tur ir jāveic statistikas, intervijas, skolēni, skolotāji, vecāki, tur ir ļoti, ļoti jāpēta, un tas ir arī, viss, kas saistīts ar cilvēkiem, ar sabiedrību, ar izglītību, tā pētniecība, tur ir ļoti daudz faktoru un ļoti daudz dažādi aspekti, lai es varētu tā gudri tur pateikt kaut kādu vienu atbildi. Un, tas ir vēl viens aspekts, kas varbūt neļauj man tā izteikties konkrēti, bet tas, kas man varbūt tā izstāvībai, varbūt, ka nevar labot tās atzīmes, es teiktu, ka, jūs it kā, arī mums tagad ir skolās, kas man bija liels pārsteigums, ka, tā kā laicīgi jāpabrīdina, jāizliek visiem atzīmes reizē, un, kā laicīgi jābūt formatīvie vērtējumi vēl ir, kas ir, tie procentu darbiņi pirms tam, ka jums pasaka, kas par tēmu, viss ir sagatavots, kas jāzina, un jūs, tā kā gatavoties tai dienai, kā uz tādu eksāmeniņu, tā kā. Un tad jūs uzrakstiet, un, labi, dabūjat taisnība vai ne, ka var atkarībā kāds uzdevums vai kā tajā dienā veicas tā atzīme, var gadīties sliktāka vai labāka, bet, es atceros, kad es mācījos pirms 10 gadiem, mums bija tā, ka tur skolotāji, kad gribēja varēja likt atzīmi, piemēram, tur skaļāk uzvedies stundā, te viss sauc pie tā, es atceros matemātikā, mums bija tur, esi tāds pārāk aktīvs, jautrs, uz mācībām nevērsies. Un tad izsauc pie tāfeles, tur uzdod 5 jautājumus, un tad atkarīgs no skolotāja labvēlības, vai tie ir izpildāmi, vai tur kaut kādi tur āķīgi iecietie rieksti, kurus tur, tev ir 10% iespēja varbūt tur atrisināt, un viss tev ieliek atzīmi. Un skolotājs vēl izdomā, šo var labot, šo nevar labot, un tur, kaut kāds vieninieks varēja pelnīt, arī tā savā dzīvē, tur vieninieks bija kaut kāds nepelnījis, ko skolotājs izdomā, ka nevar labot. Un tad, kas tur pavilka atzīmes, lai tur balva vai 2 balvas. Un tāpēc es teiktu, ka arī tas kaut kāds retrospektīvais, tur senatnīgais, sena cilvēku skatījums, vai ne? Bet es teiktu, salīdzinājumā ar to, ka, vismaz jūs tiek pabrīdināti, jums nevar no zila gaisa ielikt atzīmi, ka tas tomēr ir it kā, tāda lieta, kam gatavojaties, ka tas ir tā kā arguments, ka varbūt varam iztikt bez labošanas. Tad otrs, tas, protams, nepatīkamākais ir, ka teorētiski jūs ir jau tas kombinētais darbs, kas semestra beigās, ka, tas, protams, cik tur realitātē viegli vai grūti, ka tur visas tēmas jāraksta, bet, tā, ka labošanas iespējas tā kā vēl kaut kādas ir. Un tāpēc es teiktu, ka drīzāk jau, dzīvosim, redzēsim, skatīsimies. Es, protams, es jūtu līdzi, tā kā nevar iztēlēties, kā tas ir, ka nevar labot tās atzīmes, man kā varbūt tur skolniekam, jo viss kaut kur, jo starptautiskos eksāmenos var pārlikt, CSDD eksāmenus var pārlikt, vai ne, universitātē arī var pārlikt eksāmenus, bet, tur, protams, jāmaksā naudiņa. Un tas atkal, naudas maksājums, kādam cilvēkam tas ir 5-10 neveidzamie mēģinājumi, kādam citam cilvēkam tas atkal, var tādu tā kā šķirbu plaisu, kurš nevar atļauties pārlikt eksāmenu, viņam tas ir gan arī kā vienīgais, tur maksimums 2 reizes var mēģināt likt. Un ka tāpēc tie precedenti pasaulē daudz ko var it kā mēģināt pārlikt,
Bet nu, tāpēc ir kaut kādi argumenti, ko es arī bīdu pret. Nu, tāpēc tā diskutabls debatējums jautājums, tur ir gan plus, gan mīnus, un es teiktu, laiks rādīs, un tur jāveic pētījumi, jāskatās, jo, nu, jā, tur ir ļoti, ļoti daudz aspektu, lai es varētu tagad tā kaut kādu konkrētu iedzīgu. Par šito atzīmu labošanu man patīk, ka tu esi izpētījis šīs valstīs, vai var labot, vai nevar labot. Un man arī bija tā filozofija, kad es teiktu, ka špikot ir ļoti labi, un vajadzētu špikot tādā ziņā, kad mēs paskatāmies tur pēc izglītības indeksiem, kurām valstīm ir šīs vislabākās sistēmas, un plus mīnus censties līdzināties. Un tādā veidā veidot kaut kādus kopsavilkumus, bet jā, epizode ir ievilkusies. Ir diezgan kaut kādas. Jā, ir diezgan ilga epizode. Tie, kas ir izturējuši tik ilgu laiku, milzīgs paldies. Man pašam bija nežēlīgi interesanta epizode. Kā tev, Rinaldi, pirmā pieredze? Paldies, ļoti ilga pieredze, atvainojos. Es sasolīju, ka es formulēšu atbildes konkrētas, bet man liekas, mēs no tām tēmām mēs kaut kādu pusi varbūt kaut kā aizskārām tikai. Tēmas ļoti daudz, 10 stundas reāli šeit varētu sēdēt un runāt, filozofēt, bet, nu, plus mīnus es arī nācu šeit ar domu, nu, gan jau, ka būs ļoti ilgi, un tie, kas gribēs klausīties ļoti forši, es teiktu, ka diezgan liela atgriezeniskā saite. Tā kā, nu jā, paldies, ka skatījāties. Paldies, Rinaldi. Paldies par epizodi. Jā, var vēl pēdējo kaut kādu novēlējumu klausītājiem, vai tev jau bija tas? Nu, es domāju, ka varbūt tev kāds novēlējums pēc epizodes. Jā, nu, prieks tiem, kas klausās, kas interesējās, novēlu atrast to, kas interesē, un tad arī, nu, varbūt, ja sanāk man ikdienā satik kaut kādiem, kas skolā ir jaunieši, nu, ka nekautrēties, ir kādi jautājumi vienmēr. Nākt pajautāt, vai pavērsties, vai pastāstīt kaut kādas savas pārdomas. Nu, vienmēr esmu atvērts palīdzēt. Un, jā, galvenais paldies jau arī jums, Jaunskungiem, jā, par izturību, par organizēšanu, ka uzturat šo. Un, lai jaudīgi arī turpinās. Līdz pat 2 ciparu un 3 ciparu epizodēm. Un, jā, novēlējums un varbūt kādu dāmu uzaicināt. Tāds. Jā, Džeka pasākums visu laiku. Nē, bet tas ir. Jā. Mēs par to arī tā uz to uzķērāmies un sapratām, ka jā, mums vēl nav bijusi sieviete, bet plānojam. Nē, bet forši vienkārši tā briesmīgi pagodināts jūtos tā kā 4. epizodē uzaicināt. Jā, wow. Tāpēc, nu, vēl visu to labāko. Paldies liels. Paldies par epizodi. Paldies, ka skatījāties.